Pilnīgās glābšanas evaņģēlijs. Jāņa 13, 1:17. Bet pirms Paskā svētkiem, zinādams, ka viņa stunda bija nākusi un ka viņam no šīs pasaules jāiet pie Tēva, Jēzus parādīja savējiem, ko tas šinī pasaulē bija mīlējis, savu mīlestību līdz galam. Vakariņas ēdot, kad jau velns Jūdam, Sīmaņa dēlam Iskarjotam, bija sirdī iedevis viņu nodot, zinādams, ka Tēvs visu bija licis viņa rokās un ka viņš pie Dieva aiziet, kā viņš no Dieva ir nācis, viņš ceļas no vakariņām, noliek drēbes, ņem priekšautu un apsien to, pēc tam ielej ūdeni traukā un sāk mācekļiem kājas mazgāt un tās žāvēt ar priekšautu, ko viņš bija apsējis. Kad viņš nāk pie Sīmaņa Pētera, tas viņam saka: Kungs, vai tu man mazgāsi kājas? Jēzus atbildēja viņam: Ko es daru, to tu tagad nezini, bet pēc tu to sapratīsi. Pēteris viņam saka: Nemūžam tu man nemazgāsi kājas. Jēzus atbildēja viņam: Ja es tevi nemazgāšu, tev nebūs daļas pie manis. Sīmanis Pēteris saka viņam: Kungs, nevien manas kājas, bet arī rokas un galvu. Jēzus saka viņam: Kas ir mazgājies, tam nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt, jo viņš viscaurēm ir tīrs. Arī jūs esat tīri, bet ne visi. Jo viņš pazina savu nodevēju, tāpēc viņš sacīja: Ne visi jūs esat tīri. Kad nu viņš viņu kājas bija mazgājis, viņš paņēma savas drēbes un atkal apsēdās. Tad viņš sacīja: Vai jūs zināt, ko es jums esmu darījis? Jūs mani saucat mācītājs un kungs, un jūs pareizi darāt, jo es tas esmu. Ja nu es, jūsu kungs un mācītājs, esmu jūsu kājas mazgājis, arī jums pienākas cits citam kājas mazgāt. Jo es jums priekšzīmi esmu devis, lai jūs darītu, kā es jums esmu darījis. Patiesi, patiesi es jums saku, kalps nav lielāks par savu kungu, nec sūtnis lielāks par to, kas viņu sūtījis. Ja jūs to zināt, svētīgi jūs esat, ja jūs tā darāt. Kādēļ Jēzus mazgāja Pētera kājas dienu pirms Pasā svētkiem? Mazgādams viņa kājas, Jēzus teica: Ko es daru, to tu tagad nezini, bet pēc tu to sapratīsi. Sīmanis Pēters bija labākais Jēzus māceklis. Viņš ticēja, ka Jēzus bija Dieva dēls un liecināja, ka Jēzus ir Kristus. Un, ja Jēzus mazgāja viņa kājas, tam noteikti bija kāds iemesls. Kad Pēteris atzina, ka tic tam, ka Jēzus ir Kristus, tas nozīmēja, ka viņš ticēja Jēzum kā glābējam, kurš izglābs viņu no visiem viņa grēkiem. Kādēļ Jēzus mazgāja savu mācekļu kājas pirms krustā sišanas? Tāpēc, ka viņš gribēja, lai mācekļi saprot pilnīgo glābšanu. Kādēļ viņš mazgāja Pētera kājas? Jēzus zināja, ka drīz Pēteris viņu 3 reiz aizliegs un ka viņš nākotnē vēl daudz grēkos. Ja pēc tam, kad Jēzus uzkāpa debesīs, Pētera sirdī vēl būtu grēks, viņš nespētu būt vienots ar Jēzus. Bet Jēzus zināja savu mācekļu nespēku un nevēlējās, lai viņu grēki nostātos starp viņu un viņa mācekļiem. Tāpēc viņam vajadzēja parādīt, ka visi viņa pārkāpumi jau ir nomazgāti. Tādēļ viņš mazgāja savu mācekļu kājas. Jēzus pirms savas nāves un savu mācekļu atstāšanas pārliecinājās, ka viņi saprot viņa kristību evaņģēliju un arī pilnīgu piedošanu par saviem mūža grēkiem. Jāņa 13 runā par pilnīgo glābšanu, kuru Jēzus īstenoja saviem mācekļiem. Mazgādams viņu kājas, Jēzus viņiem pastāstīja par savu kristību evaņģēliju gudrību, ar kuru visi cilvēki var nomazgāt savus pārkāpumus. Neļaujiet vēlnam vēlāk sevi apkrāpt. Es esmu paņēmis visus jūsu grēkus ar savām kristībām Jordānā, un es par tiem saņemšu sodu pie krusta. Tad es augšām celšos un piepildīšu atzimšanas glābšanu jums visiem. Pirms krustā sišanas es mazgāju jūsu kājas, lai iemācītu jums, ka es jau esmu nomazgājis jūsu nākotnes grēkus, lai iemācītu jums patieso grēku izpirkšanas evaņģēliju. Tas ir atzimšanas evaņģēlija noslēpums. Tā jums visiem ir jātic. Mums visiem jāsaprot, kāpēc Jēzus mazgāja savu mācekļu kājas un kāpēc viņš teica: Ko es daru, to tu tagad nezini, bet pēc tu to sapratīsi. Tikai tad mēs varam ticēt atzimšanas evaņģēlijam un paši piedzimt no jauna.
Viņš teica Jāņa 13:12. Kas ir pārkāpumi? Tie ir grēki, kurus mēs veicam katru dienu, jo esam vāji. Pirms savas nāves pie krusta Jēzus ar saviem mācekļiem nosvinēja pasās svētkus un pārliecināja viņus par viņu grēku piedošanas evaņģēliju, ar savām rokām mazgādams viņu kājas. Un ka viņš pie Dieva aiziet, kā viņš no Dieva ir nācis, viņš ceļas no vakariņām, noliek drēbes, ņem priekšautu un apsien to, pēc tam ielej ūdeni traukā un sāk mācekļiem kājas mazgāt un tās žāvēt ar priekšautu, ko viņš bija apsējis. Kad viņš nāk pie Sīmaņa Pētera, tas viņam saka: Kungs, vai tu man mazgāsi kājas? Jēzus atbildēja viņam: Ko es daru, to tu tagad nezini, bet pēc tu to sapratīsi. Viņš mācīja saviem mācekļiem kristību un grēku piedošanas caur savu kristību ūdeni evaņģēliju. Tolaik, būdams uzticīgs Jēzum, Pēters nespēja saprast, kādēļ Jēzus mazgāja viņa kājas. Pēc tam, kad Jēzus ar viņu runāja, mainījās veids, kādā viņš ticēja Jēzum. Jēzus vēlējās viņam pastāstīt par grēku piedošanu, par savu kristību ūdens evaņģēliju. Viņš uztraucās, ka Pēteris nespēs viņam tuvoties savu nākotnes grēku dēļ, it īpaši savas miesas nākotnes grēku dēļ. Jēzus mazgāja viņu kājas, lai velns nespētu paņemt viņa mācekļu ticību. Vēlāk Pēteris to saprata. Jēzus sagatavoja ceļu, lai ik viens, kas tic viņa kristību ūdenim un asinīm, varētu saņemt mūžīgu grēku izpirkumu. Jāņa 13 rakstīti vārdi, kurus viņš teica, mazgādams savu mācekļu kājas. Tie ir ļoti svarīgi vārdi, kurus pilnībā spēja izprast tikai no jauna piedzimušie. Jēzus pēc pasās svētkiem mazgāja savu mācekļu kājas, lai palīdzētu viņiem saprast, ka viņš jau ir nomazgājis visus viņu mūža grēkus. Jēzus teica: Tu tagad nesaproti, kādēļ es mazgāju tavas kājas, bet vēlāk tu to sapratīsi. Šajos Pēterim teiktajos vārdos bija patiesība par piedzimšanu no jauna. Mums visiem jāzina un jātic Jēzus kristībām, kas nomazgājušas visus mūsu pārkāpumus. Jēzus kristības Jordānā bija grēku nodošanas ar roku uzlikšanu evaņģēlijs. Mums visiem jātic Jēzus vārdiem. Viņš ar savām kristībām paņēma visus pasaules grēkus un panāca grēku izpirkumu, kad tika tiesāts un sists krustā. Jēzus kristījās, lai atbrīvotu visus cilvēkus no visiem viņu grēkiem. Atbrīvošana no visiem mūža pārkāpumiem tika piepildīta ar Jēzus kristībām un asinīm. Jēzus labi zināja, ka pēc tam, kad viņš tika sists krustā, augšām cēlās un devās uz debesīm, velns un viltus ticības sludinātāji nāks un centīsies pievilt mācekļus. No Pētera liecības: Tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls, mēs redzam, ka viņš ticēja Jēzum. Tomēr Jēzus vēlreiz vēlējās iemācīt Pēterim grēku piedošanas evaņģēliju. Evaņģēlijs bija Jēzus kristības, ar kurām viņš paņēma visus pasaules grēkus. Viņš to vēlreiz vēlējās iemācīt Pēterim un mācekļiem, un mums, tiem, kas nāks vēlāk. Ko es daru, to tu tagad nezini, bet pēc tu to sapratīsi. Kādus slazdus velns izliek taisnīgajiem? Velns cenšas pievilkt taisnīgos, lai atkal padarītu tos par grēciniekiem. Katreiz, kad Jēzus mācekļi grēkoja, velns viņus kārdināja un nolādēja, sakot: Ja tu grēko, kā gan tu vari būt bez grēka? Tu neesi glābts. Tu esi grēcinieks. Lai to novērstu, Jēzus viņiem pateica, ka viņa ticība Jēzus kristībām jau nomazgājusi visus viņa mūža grēkus, pagātnes, tagadnes un nākotnes. Jūs visi zināt, ka es kristījos. Es kristījos Jordānā tādēļ, lai nomazgātu visus jūsu mūža grēkus, kā arī cilvēces iedzimto grēku. Vai jūs tagad saprotat, kādēļ es kristījos, kādēļ mani sitīs krustā un kādēļ es miršu pie krusta? Jēzus mazgāja savu mācekļu kājas, lai parādītu viņiem, ka viņš ir paņēmis viņu ikdienas grēkus ar savām kristībām un ka viņš par tiem saņems sodu pie krusta. Tā tu un es esam izpirkti no visiem saviem grēkiem ar savu ticību Jēzus kristību un asiņu evaņģēlijam, kas sniedz izpirkumu par visiem mūsu grēkiem. Jēzus kristījās un tika sists krustā par mums. Viņš ir nomazgājis visus mūsu grēkus ar savām kristībām un asinīm.
Katrs, kurš zina un tic grēku salīdzināšanas evaņģēlijam, katrs, kurš tic patiesībai, ir izpirkts no visiem saviem grēkiem. Tad kas būtu jādara tad, kad esi glābts? Tev katru dienu jāatzīst savi grēki un jātic Jēzus kristību un asiņu glābšanai, grēku salīdzināšanas evaņģēlijam. Tev savā sirdī jāatceras, ka Jēzus paņēma visus grēkus ar savām kristībām un savām asinīm. Vai tu jebkad atkal kļūsi par grēcinieku tāpēc, ka tu atkal grēko? Nē. Ja mēs zinām, ka Jēzus paņēma visus mūsu grēkus, tad kā gan mēs atkal varētu kļūt par grēciniekiem? Jēzus kristības un viņa asinis pie krusta bija labā vēsts par visu mūsu grēku salīdzināšanu. Katrs, kurš tic šim grēku piedošanas evaņģēlijam, ir piedzimis no jauna kā taisnīgais. Taisnīgie nekad vairs nevar atkal kļūt par grēciniekiem. Kādēļ taisnīgie vairs nevar atkal kļūt par grēciniekiem? Tādēļ, ka Jēzus jau veicis salīdzināšanu par viņu mūža grēkiem. Ja tu tici grēku piedošanas evaņģēlijam, ūdens un gara evaņģēlijam, bet tev joprojām šķiet, ka tu savu ikdienas pārkāpumu dēļ esi grēcinieks, tad tev jādodas uz Jordānu, kur Jēzus kristījās, lai paņemtu visus tavus grēkus. Ja tu atkal kļūtu par grēcinieku pēc tam, kad esi saņēmis izpirkumu, tad Jēzum būtu jākristās atkal un atkal. Tev jātic savu grēku atlaišanai, Jēzus kristību evaņģēlijam. Tev jāatceras, ka Jēzus ar savām kristībām vienreiz un par visām reizēm paņēma visus mūsu grēkus. Tev jābūt nelokāmai ticībai Jēzum Kristum kā savam glābējam. Ticēt Jēzum kā savam glābējam nozīmē, ka tu tici Jēzus kristībām, kas paņēma visus tavus mūža grēkus. Ja tu patiešām tici Jēzus kristībām, krustam, nāvei un augšām celšanai, tu nekad vairs nevari kļūt par grēcinieku, lai kādu grēku to arī nepaveiktu. Tu ar savu ticību esi saņēmis izpirkumu par visiem tavas dzīves grēkiem. Jēzus Kristus nomazgāja arī mūsu nākotnes grēkus, pat tos grēkus, kurus mēs paveicam sava vājuma dēļ. Un tāpēc, ka Jēzum bija jāuzsver savu kristību nozīme, viņš mazgāja savu mācekļu kājas ar ūdeni, lai simbolizētu grēku piedošanas evaņģēliju, savas kristības. Jēzus Kristus kristījās, tika sists krustā, augšām cēlās un uzkāpa debesīs, lai veiktu Dieva apsolīto pilnīgo salīdzināšanu par visiem pasaules grēkiem un lai glābtu visu cilvēci. Rezultātā viņa mācekļi spēja sludināt grēku salīdzināšanas evaņģēliju, Jēzus kristības, krustu un augšām celšanos līdz pat savas dzīves beigām. Pētera miesas vājums. Bībelē rakstīts, ka tad, kad augstā priestera Kajafas kalpi sastapās ar Pēteru un apgalvoja, ka viņš ir viens no Jēzus sekotājiem, viņš divreiz to noliedza, sakot, es to cilvēku nepazīstu. Tad viņš sāka lādēties un apzvērēja to trešo reizi. Kādēļ Pēteris aizliedza Jēzu? Jo viņš bija vājš. Izlasīsim šeit šo rakstvietu. Sākot no Mateja 26, 69, bet Pēteris sēdēja priekšnamā. Un pie viņa pienāca kalpone un sacīja, tu arī dzen biji ar Jēzu Galilieti. Bet viņš liedzās visu priekšā, sacīdams, es nesaprotu, ko tu runā. Un, kad viņš bija izgājis vārtu priekšā, kāda cita, ieraudzījusi viņu, saka tiem, kas tur bija, šis arī dzen bija ar Jēzu Nacarieti. Un viņš atkal liedzās, zverēdams, es to cilvēku nepazīstu. Un pēc maza brīža tie, kas tur stāvēja, piegāja pie Pētera un sacīja uz to, patiesi, arī tu esi viens no tiem, jo tava valoda jau nodod tevi. Tad viņš sāka lādēties un dievoties, es to cilvēku nepazīstu. Un tūdaļ gailis dziedāja. Un Pēteris atcerējās Jēzus vārdus, ko viņš tam bija sacījis. Pirms gailis dziedās, tu mani 3 reizes aizliegsi. Un viņš izgāja ārā un gauži raudāja Mateja 26, 69, 75. Pēteris patiešām ticēja Jēzum un uzticīgi sekoja viņam. Viņš ticēja, ka Jēzus ir viņa kungs un glābējs, pravietis. Bet tad, kad Jēzu aizveda tiesāt pie Pilāta un kad kļuva bīstami saistīties ar Jēzu, viņš aizliedza un nolādēja viņu. Pēteris nezināja, ka viņš aizliegs Jēzu. Bet Jēzus to zināja. Jēzus zināja, ka viņš bija vājš.
Tādēļ Jēzus mazgāja Pētera kājas un mācīja viņam glābšanas evaņģēliju, kā rakstīts Jāņa 13. Tu grēkosi nākotnē, bet es jau esmu nomazgājis visus tavus nākotnes grēkus. Pēteris patiešām aizliedza Jēzu, kad viņa dzīvība bija briesmās, bet to lika darīt viņa miesas vājums. Tādēļ, lai glābtu savus mācekļus no visiem viņa nākotnes pārkāpumiem, Jēzus mazgāja viņu kājas. Es izdeldēšu arī jūsu nākotnes grēkus. Mani sitīs krustā, jo es kristījos un paņēmu visus jūsu grēkus, un es tos nomaksāšu, lai kļūtu par patiesu glābēju jums visiem. Es esmu jūsu Dievs, jūsu glābējs, es pilnībā samaksāšu par visiem jūsu grēkiem, un es kļūšu par jūsu ganu ar savām kristībām un asinīm. Es esmu jūsu glābšanas gans. Lai šo patiesību nostiprinātu viņu sirdīs, Jēzus pēc pasām mīlesta mazgāja viņu pēdas. Tāda ir evaņģēlija patiesība. Tā kā mūsu miesa ir vāja pat pēc tam, kad esam piedzimuši no jauna, mēs grēkosim atkal. Protams, mums nebūtu jāgrēko, bet tad, kad mēs grēkojam un sastopamies ar nopietnām problēmām, gluži kā Pēteris, mēs mēdzam grēkot visnotaļ neapzināti. Tā kā mēs dzīvojam miesā, dažreiz mūsu grēki ved mūs iznīcībā. Miesa grēkos, kamēr mēs dzīvosim šajā laicīgajā pasaulē, bet Jēzus izpirka visus šos grēkus ar savām kristībām un asinīm pie krusta. Mēs nenoliedzam, ka Jēzus ir mūsu glābējs, bet tad, kad mēs dzīvojam miesā, mēs turpinām grēkot pret Dieva gribu. Tas ir tāpēc, ka mēs esam dzimuši miesā. Bet Jēzus labi zināja, ka mēs miesā esam grēcinieki. Jēzus kļuva par mūsu glābēju, nomaksājot visus mūsu grēkus ar savām kristībām un asinīm. Viņš atbrīvojas no visiem grēkiem tos, kas tic viņa glābšanai un viņa augšām celšanai. Visi 4 evaņģēliji sākas ar Jēzus kristībām pie Jāņa Kristītāja. Viņa cilvēka dzīves mērķis bija piepildīt atzimšanas evaņģēliju, glābšanas evaņģēliju. Cik ilgi mēs grēkojam miesā? Mēs grēkojam visu mūsu dzīvi līdz pat mūsu nāvei. Kad Pēteris viņu aizliedza ne vienreiz, ne divreiz, bet 3 pirms gailes dziedāja, kā gan tas salauza viņa sirdi. Cik gan lielu kaunu viņš jūta? Viņš zvērēja Jēzum, ka nekad nenodos viņu. Viņš grēkoja savas miesas vājību dēļ, bet cik nožēlojami viņš jutās, kad padevās savam vājumam un aizliedza Jēzu ne tikai vienreiz, bet 3. Cik gan nožēlojami viņš jutās, kad atkal uzlūkoja Jēzu. Bet Jēzus zināja visas šīs lietas un vēl daudz ko citu. Tādēļ viņš teica, es zinu, ka tu atkal grēkosi. Bet es jau esmu paņēmis visus šos grēkus ar savām kristībām, lai tu nepakluptu un atkal nekļūtu par grēcinieku, lai tu neaizmirstu ceļu atpakaļ pie manis. Es esmu kļuvis par tavu pilnīgo glābēju kristoties un saņemot sodu par visiem grēkiem. Es esmu kļuvis par tavu Dievu, tavu ganu. Tici tavu grēku atlaišanas evaņģēlijam. Es joprojām tevi mīlēšu, pat ja tu grēko savā miesā. Es jau esmu nomazgājis visus tavus pārkāpumus. Visu tavu grēku atlaišanas evaņģēlijs ir mūžīgs. Arī mana mīlestība pret tevi ir mūžīga. Jēzus teica Pēterim un mācekļiem, ja es tevi nemazgāšu, tev nebūs daļas pie manis. Viņš Jāņa 13. runāja par šo evaņģēliju tādēļ, ka cilvēkiem ir ļoti svarīgi atzimt ūdenī un garā. Vai tu tam tici? 9. pantā Sīmanis Pēteris saka viņam, kungs, nevien manas kājas, bet arī rokas un galvu. Jēzus saka viņam, kas ir mazgājies, tam nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt, jo viņš viscaurēm ir tīrs. Dārgie draugi, vai jūs nākotnē paveiksit miesas grēkus vai nē? Jūs grēkosit. Bet Jēzus teica, ka viņš jau ir nomazgājis pat nākotnes grēkus, visus mūsu miesas pārkāpumus ar savām kristībām un asinīm, un viņš saviem mācekļiem skaidri pasludināja patiesības vārdu par salīdzināšanas evaņģēliju pirms savas krustā sišanas. Tā kā mēs dzīvojam mūsu miesā ar visām mūsu vājībām, mēs nevaram negrēkot. Jēzus ar savām kristībām nomazgāja visus pasaules grēkus. Viņš ne tikai nomazgāja mūsu galvu un ķermeni, viņš nomazgāja arī mūsu kājas, mūsu nākotnes grēkus. Tāds ir atzimšanas evaņģēlijs, Jēzus kristību evaņģēlijs.
Pēc tam, kad Jēzus kristījās, Jānis Kristītājs liecināja: redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku, Jāņa 1:29. Mums jātic, ka visi pasaules grēki tika nomazgāti, nododot tos Jēzum, kad viņš kristījās. Dzīvojot šajā pasaulē, cilvēki nevar negrēkot. Mums tas jāpieņem kā negrozāms fakts. Katreiz, kad atkal parādās mūsu miesas vājums, mums sev jāatgādina, ka Jēzus nomazgāja visus mūsu grēkus un visus pasaules grēkus ar izpirkuma evaņģēliju un samaksāja par tiem ar savām asinīm. Mums viņam jāpateicas no visas sirds. Apliecināsim ticībā, ka Jēzus ir mūsu glābējs un mūsu Dievs. Slava tam Kungam! Ik viens šajā pasaulē grēko ar miesu. Cilvēki mirst ar visiem savas miesas mūža grēkiem. Cilvēki pastāvīgi grēko ar savu miesu. Ļaunas domas cilvēku sirdīs. Kas sagāna cilvēku? Dažādi grēki un ļaunas domas. Jēzus saka Mateja 15:19, 20, jo no sirds iziet ļaunas domas, slepkavība, laulības pārkāpšana, nešķīstība, zādzība, nepatiesa liecība, zaimi. Tas viss sagāna cilvēku, bet ēšana ar nemazgātām rokām cilvēku nesagāna. Tā kā visdažādākie grēki cilvēka sirdī sagāna viņu, viņš ir nešķīsts. Cilvēkam jāapzinās sava ļaunā daba. Kas mīt ik viena cilvēka sirdī? 12 veidu grēki. Marka 7:21, 23. Mums jāspēj pateikt, šie 12 veidu grēki mīt cilvēku sirdīs. Tie visi ir manā sirdī. Mani ir 12 veidu grēki, par kuriem rakstīts Bībelē. Pirms tam, kad mēs atzimstam ūdenī un garā, mums jāatzīst grēki mūsu sirdīs. Mums jāatzīst, ka Dieva priekšā mēs esam pilnīgi grēcinieki. Bet mēs to pārāk bieži nedarām. Daudzi no mums cenšas attaisnot savus grēkus, sakot: manā sirdī šādas domas nekad nav bijušas, man vienkārši paslīdēja kāja. Bet ko Jēzus teica par cilvēkiem? Viņš skaidri teica, ka tas, kas iziet no cilvēka sirds, apgāna viņu. Viņš mums teica, ka cilvēkos ir ļaunas domas. Kā tev šķiet? Vai tu esi labs vai ļauns? Vai tu zini, ka ikvienam ir ļaunas domas? Jā, visu cilvēku domas ir ļaunas. Pirms dažiem gadiem Seulā pēkšņi sabruka Sampungas universālveikala celtne. Ģimenes, kas bija zaudējušas savus mīļos, bija dziļā izmisumā. Bet daudzi cilvēki turp devās, lai papriecātos par traģisko skatu. Daži domāja, cik tur nomira? 200? Nē, tas ir pārāk maz. 300? Varbūt. Nu būtu bijis daudz interesantāk un skatāmāk, ja būtu miruši vismaz 1000 cilvēku. Cilvēku sirdis var būt tik ļaunas. Mums tas ir jāpieņem. Kāda necieņa tā bija pret mirušajiem? Cik graujoši tas bija ģimenēm? Dažas tika pilnībā izputinātas. Protams, daži vērotāji nebija pārāk līdzjūtīgi. Būtu daudz interesantāk, ja būtu vairāk mirušo. Kas par skatu? Kas būtu, ja tas pats notiktu pārpildītā stadionā? 1000 tiktu aprakti gruvešos, vai ne? O, jā! Tas noteikti būtu daudz interesantāk. Iespējams, dažiem bija šādas domas. Un mēs visi zinām, cik ļauni dažreiz var būt cilvēki. Protams, viņi nekad šīs ļaunās domas neteiks skaļi. Viņi var pievaldīt mēli un bārstīt līdzjūtības, bet savās sirdīs viņi vēlas, lai tas būtu interesantāk. Viņi grib redzēt visbriesmīgākās traģēdijas, kurās iet bojā 1000 cilvēku, ja vien tas neskar viņus pašus. Tā darbojas cilvēku sirdis. Lielākā daļa no mums ir tādi pirms atzimšanas. Slepkavība katra cilvēka sirdī. Kādēļ mēs grēkojam? Tādēļ, ka mūsu sirdīs ir ļaunas domas. Dievs mums teica, ka ikviena cilvēka sirdī ir slepkavība. Tomēr daudzi to noliedz. Kā tu vari tā teikt?
Manā sirdī nu gan nav slepkavības. Kā tu vispār varēji ko tādu iedomāties? Viņi nekad neatzīs, ka viņu sirdī ir slepkavība. Viņiem šķiet, ka slepkavas pieder kādai citai sugai. Tas tur sērijveida slepkava, kuru viņdien rādīja ziņās, tie rīkļurāvēji, kas slepkavoja un dedzināja cilvēkus savā pagrabā, tie ir tie, kuru sirdīs ir slepkavība. Viņi pieder citai sugai. Es nekad nevarētu būt tāds. Viņi ir mežoņi. Slepkavas. Viņi kļūst saniknoti un kliedz, tie dzimušie ļaundari jānoslauka no zemes virsmas. Viņi visi jāsoda ar nāvi. Un tomēr domas par slepkavību ir gan šo saniknoto cilvēku sirdīs, gan rīkļurāvēju un sērijveida slepkavu sirdīs. Dievs mums saka, ka visu cilvēku sirdīs ir slepkavība. Mums jāpieņem Dieva vārds, kas redz mums cauri. Mums jāatzīst, es esmu grēcinieks ar slepkavību savā sirdī. Jā, Dievs mums teica, ka visu cilvēku sirdīs ir ļaunas domas, ieskaitot slepkavību. Pieņemsim Dieva vārdu. Cilvēku paaudzēm kļūstot ar vien ļaunākām, visdažādākie pašaizsardzības līdzekļi kļūst par slepkavības ieročiem. Tā cēlonis ir slepkavība mūsu sirdī. Tu vari noslapkavot dusmu uzplūdā vai bailēs. Es nesaku, ka ik viens no mums nogalinātu, bet šī doma ir ik viena sirdī. Tā kā cilvēki ir dzimuši ar ļaunām domām, tās ir mūsu visu sirdīs. Daži patiešām nogalina, ne tāpēc, ka viņi būtu dzimuši slepkavas, bet tāpēc, ka mēs visi spējam kļūt par slepkavām. Dievs mums saka, ka mūsu sirdīs ir ļaunas domas un slepkavība. Un tā ir taisnība. Neviens no mums nav izņēmums. Tādēļ pareizais ceļš mums ir pieņemt Dieva vārdu un paklausīt. Mēs grēkojam šajā pasaulē, jo mūsu sirdīs ir ļaunas domas. Laulības pārkāpšana mūsu sirdīs. Dievs saka, ka ik viena cilvēka sirdī ir laulības pārkāpšana. Vai tu tam piekrīti? Vai tu atzīsti, ka tavā sirdī ir laulības pārkāpšana? Jā, ik viena cilvēka sirdī ir laulības pārkāpšana. Tieši tāpēc mūsu sabiedrībā zeļ prostitūcija un citi grēcīgi ienākumu gūšanas veidi. Tas ir viens no visdrošākajiem veidiem, kā ikvienā vēstures posmā iegūt naudu. Citus peļņas avotus var ietekmēt ekonomikas lejupslīde, bet šos peļņas avotus tas tik ļoti neskar, jo visu cilvēku sirdīs mīt laulības pārkāpšana. Grēcinieka auglis ir grēks. Ar ko var salīdzināt cilvēku? Ar koku, kas nes grēka augli. Gluži kā ābele nes ābolus, bumbiere nes bumbierus, dateļpalma nes dateles un persiku koks nes persikus, mēs, kas esam dzimuši ar 12 veidu grēkiem savā sirdī, nesam grēka augli. Jēzus teica, ka tas, kas nāk no cilvēka sirds, viņu apgāna. Vai tu tam piekrīti? Mēs varam vienīgi piekrist Jēzus vārdiem un teikt, jā, mēs esam grēcinieku un ļauna darītāju dzimums. Jā, tev taisnība, kungs. Jā, mums jāatzīst mūsu ļaunums. Mums pašiem sev Dieva priekšā jāatzīst taisnība. Gluži kā Jēzus paklausīja Dieva gribai, arī mums jāpieņem Dieva vārds un jāpaklausa viņam. Tikai tā mēs varam tikt glābti no visiem saviem grēkiem caur ūdeni un garu. Tās ir Dieva dāvanas. Mana zeme ir svētīta ar 4 brīnišķīgiem gadalaikiem. Un, gadalaikiem mainoties, dažādi koki nes savus augļus. Tieši tāpat 12 grēki mūsu sirdīs tur mūs savā pakļautībā un pastāvīgi mudina grēkot. Šodien, iespējams, mūsu sirdi sagrābusi slepkavība, rītā varbūt būs laulības pārkāpšana. Tad nākošajā dienā tās ir ļaunas domas, tad nešķīstība, zādzība, nepatiesa liecība. Un tā tālāk. Un mēs turpinām grēkot visa gada garumā, katru mēnesi, katru dienu, katru stundu. Nepaiet ne diena, kad mēs nepaveicam kādu grēku. Mēs atkal un atkal zvēram, ka atturēsimies no grēka, bet mēs nevaram negrēkot, jo tādi esam dzimuši. Vai jūs kādreiz esat redzējuši ābeli, kas atteikusies nest ābolus, jo tā to nevēlas? Es nevēlos nest ābolus.
Pat ja tā nolemtu nenest augļus, kā tā varētu nenest ābolus? Pavasarī visviens saplauktu ziedi, āboli augtu un nogatavotos vasarā, un augļus varētu ievākt un ēst rudenī. Tas ir dabas likums, un arī grēcinieka dzīvē jāsako dabas likumam. Grēcinieki nevar nest neko citu, kā vien grēka augļus. Kristības un Jēzus krusts bija paredzēts, lai veiktu salīdzināšanu par mūsu grēkiem. Ko nozīmē salīdzināšana? Tā ir grēka algas saņemšana ar Jēzus kristībām, roku uzlikšanu un viņa asinīm pie krusta. Izlasīsim kādu rakstvietu no Bībeles, lai uzzinātu, kā grēcinieki, ļaundaru dzimums var veikt salīdzināšanu par saviem grēkiem Dieva priekšā un dzīvot laimīgi. Tas ir grēku salīdzināšanas evaņģēlijs. 3. Mūzus 4 ir teikts, bet ja kāds cilvēks no vienkāršiem ļaudīm netīšām apgrēkojas, ka tas dara, kas aizliegts, kaut vai tikai pret vienu no tā kunga baušļiem, tad tas ir vainīgs. Un, ja grēks, ar kādu tas apgrēkojies, kļūst zināms, tad, lai viņš kā upura dāvanu par savu grēku, kādu viņš ir darījis, atved jaunu kazu, kas ir bez vainas. Un lai viņš liek roku uz grēku upura galvas, un viņš lai nokauj grēku upuri, kur dedzināmā upura vieta. Un lai priesteris ņem daļu no tā asinīm ar savu pirkstu un liek tās uz dedzināmā upura altāra ragiem, bet pārējās asinis viņš lai izlej uz altāra grīdas. Bet viņš lai noņem visus tā taukus, itin kā tie tiek noņemti no kaujamā pateicības upura, un lai priesteris taukus aizdedzina uz altāra tam kungam par patīkamu smaržu. Priesteris lai izdara salīdzināšanu viņa labad, tad viņam taps piedots. Bet, ja tiek nesta avs par grēka upura dāvanu, tad tai jābūt aitiņai, kas ir bez vainas. Un lai viņš liek roku uz grēku upura galvas un to nokauj par grēku upuri vietā, kurā tiek kauti dedzināmie upuri. Un lai priesteris ņem daļu asiņu no grēku upura ar savu pirkstu un liek tās uz dedzināmo upuru altāra, bet atlikušās asinis viņš lai izlej uz altāra grīdas. Bet visus tās taukus lai noņem, tāpat kā tie tika noņemti avī kaujamā pateicības upurī, kas pateicībai upurēts, un lai priesteris tos sadedzina uz altāra par uguns upuri tam kungam, un priesteris lai izdara salīdzināšanu par viņa grēku, ko viņš darīs, tad viņam taps piedots 3. Mūzus 4:27, 31. Kā vecās derības laikos cilvēki veica salīdzināšanu par saviem grēkiem? Viņi uzlika savas rokas uz grēku upura galvas un nodeva tam savus grēkus. 3. Mūzus ir rakstīts: ja kāds no jūsu vidus vēlas tam kungam pienest upuri, tad tam jāizrauga dzīvnieks vai no lielopiem, vai no sīklopiem. Ja viņš pienes dedzināmo upuri no lielopiem, tad ir jāupurē vērsis, kas bez vainas. Tas jānovieto pret saiešanas telts durvīm, kā tas tam kungam labi patīk. Un viņš lai liek savu roku uz dedzināmā upura galvas, un tas kungs to labvēlīgi pieņems par salīdzināšanu 3. Mūzus 1:2-4. Dievs lika viņiem sagatavot grēku upurus, kurus lietotu, lai veiktu salīdzināšanu par Izraēla grēkiem. Un viņš viņiem lika uzlikt savas rokas uz grēku upura galvas, lai nodotu tam grēkus. Saiešanas telts pagalmā bija dedzināmo upuru altāris. Tā bija kaste, kas bija mazliet lielāka par kanceli, un tās 4 stūros bija ragi. Izraēla ļaudis veica salīdzināšanu par saviem grēkiem, uzliekot savas rokas uz grēku upura galvas un sadedzinot tā ķermeni uz dedzināmo upuru altāra. Dievs 3. Mūzus ļaudīm teica, lai viņš pieved vērsi pie saiešanas telts durvīm tā kunga priekšā. Viņu grēki tika nodoti grēku upurim, kad viņi uzlika rokas uz tā galvas, un tad grēcinieks pārgrieza upura rīkli un uztriepa tā asinis uz dedzināmo upuru altāra ragiem. Pēc tam upura ķermenim izņēma iekšējos orgānus, bet gaļu sagrieza gabalos un sadedzināja uz dedzināmo upuru altāra. Tad gaļas saldā smarža tika piedāvāta Dievam viņu salīdzināšanai. Tā viņi veica salīdzināšanu par saviem ikdienas grēkiem. Tad vēl bija salīdzināšanas upuris par viņu gada grēkiem. Tas atšķīrās no salīdzināšanas upura par ikdienas grēkiem tā, ka augstais priesteris uzlika savas rokas uz grēku upura visu Izraēla ļaužu vārdā un 7 reizes apslacīja derības šķirstu ar asinīm.
Arī roku uzlikšana uz dzīvā āža galvas notika visu Izraēla ļaužu priekšā katru gadu 7. mēneša 10. dienā, 3. Mūzus 16, 5, 27. Kas simbolizē vecās derības grēku upuri? Jēzus Kristus. Tagad noskaidrosim, kā upurēšanas sistēma mainījusies jaunajā derībā un kā Dieva mūžīgais likums palicis nemainīgs gadu garumā. Kādēļ Jēzum bija jāmirst pie krusta? Ko tik ļaunu viņš paveica uz šīs zemes, ka Dievam bija jāļauj viņa dēlam mirt pie krusta? Kas lika viņam mirt pie krusta? Kad visi pasaules grēcinieki, tas ir, mēs visi, bija krituši grēkā, Jēzus nāca šajā pasaulē, lai mūs glābtu. Viņš kristījās pie Jāņa Kristītāja Jordānā un saņēma sodu pie krusta par visiem grēkiem visas cilvēces vārdā. Tas, kā Jēzus kristījās un kā viņš nosiņoja pie krusta, bija tāpat kā salīdzināšanas upuris vecajā derībā, roku uzlikšana uz grēku upura un tā asiņu izliešana. Šādi tas tika darīts vecajā derībā. Grēcinieks uzlika savas rokas uz grēku upura un izsūdzēja savus grēkus, sakot: Kungs, es esmu grēkojis. Es esmu slepkavojis un pārkāpis laulību. Tad viņa grēki tika nodoti grēku upurim. Un gluži kā grēcinieks pārgrieza grēku upura rīkli un pienesa to Dieva priekšā, tā arī Jēzus tika pienests tādā pat veidā, lai veiktu salīdzināšanu par mūsu grēkiem. Jēzus kristījās un nosiņoja pie krusta, lai glābtu mūs un veiktu salīdzināšanu par visiem mūsu grēkiem ar savu upuri. Patiesībā Jēzus mira mūsu dēļ. Ja mēs tā padomājam, kāda jēga bija upurēt šos nevainojamos dzīvniekus par visiem cilvēku grēkiem? Vai šie dzīvnieki zināja, kas īsti ir grēks? Dzīvnieki nepazīst grēku. Tie nevarēja paņemt visu cilvēku grēkus. Gluži kā šie dzīvnieki bija bez vainas, tā arī Jēzus bija bez grēka. Viņš ir svētais Dievs, Dieva dēls un nekad nav grēkojis. Un tā viņš paņēma visus mūsu grēkus ar savām kristībām Jordānā, kad viņam bija 30 gadu. Tas bija paredzēts, lai paņemtu visus mūsu grēkus, un viņš mira pie krusta to grēku dēļ, kurus viņš paņēma no mums. Tā bija viņa glābšanas kalpošana, kas nomazgāja visus cilvēces grēkus. Tā ir rakstīts Mateja evaņģēlija 3. nodaļā. Grēku salīdzināšanas evaņģēlija sākums. Kādēļ Jēzus kristījās pie Jāņa Kristītāja Jordānā? Lai piepildītu visu taisnību. Mateja 3 ir rakstīts: tanī laikā Jēzus atnāca no Galilejas pie Jāņa Jordānas krastā, lai tiktu viņa kristīts. Bet Jānis tam pretojās un sacīja: man vajadzētu tikt tevis kristītam, un tu nāc pie manis. Bet Jēzus tam atbildēja un sacīja: tam tā jānotiek. Jo tā mums vajag piepildīt visu taisnību, Mateja 3:13, 15. Mums jāzina un jāsaprot, kādēļ Jēzus kristījās 30 gadu vecumā. Viņš kristījās, lai veiktu salīdzināšanu par visu cilvēku grēkiem un piepildītu visu Dieva taisnīgumu. Lai glābtu visus cilvēkus no viņu grēkiem, Jēzus Kristus, bezgrēcīgais, kristījās pie Jāņa Kristītāja. Tā viņš paņēma visus pasaules grēkus un piedāvāja pats sevi, lai veiktu salīdzināšanu par visu cilvēku grēkiem. Lai mēs tiktu glābti no grēka, mums visiem jāzina patiesība un jātic patiesībai. No mums atkarīgs, vai mēs ticam viņa glābšanai un tiekam glābti. Ko nozīmē Jēzus kristības? Tas ir tas pats, kas roku uzlikšana vecajā derībā. Vecajā derībā visu cilvēku grēki tika uzlikti uz grēku upura galvas ar roku uzlikšanu. Līdzīgi jaunajā derībā Jēzus paņēma visus pasaules grēkus, pienesot pats sevi kā grēku upuri un kristoties pie Jāņa Kristītāja. Jānis Kristītājs bija dižākais no cilvēkiem, Dieva ieceltais cilvēces pārstāvis. Būdams cilvēces pārstāvis un visu augstais priesteris, viņš uzlika savas rokas uz Jēzus un nodeva viņam visus pasaules grēkus. Kristīt nozīmē nodot, apglabāt un nomazgāt. Vai tu zini, kādēļ Jēzus nāca šajā pasaulē un kristījās pie Jāņa Kristītāja? Vai tu tici Jēzum, zinot viņa kristību nozīmi?
Jēzus kristījās, lai paņemtu visus mūsu grēkus, kurus mēs, ļaundaru dzimums, ar savu miesu paveicam visu savu mūžu. Jēzus kristījās pie Jāņa Kristītāja, lai piepildītu visu mūsu grēku salīdzināšanas evaņģēliju. Mateja 3:13, 17 rakstīts, tad, un tas nozīmē laiku, kad Jēzus kristījās, laiku, kad visi pasaules grēki tika nodoti viņam. Tad Jēzus paņēma visus cilvēces grēkus, pēc 3 gadiem mira pie krusta un augšām cēlās pēc 3 dienām. Lai nomazgātu visus pasaules grēkus, viņš vienreiz un par visiem kristījās, nomira pie krusta vienreiz un par visiem un augšām cēlās no mirušajiem vienreiz un par visiem. Visu to dēļ, kas vēlas izpirkt savus grēkus Dieva priekšā, viņš tos visus izglāba vienreiz un uz visiem laikiem. Kādēļ Jēzum vajadzēja kristīties? Kādēļ viņam bija jāuzliek ērkšķu kronis un jātop tiesātam Pilāta tiesā kā visparastākajam noziedzniekam? Kādēļ viņš bija jāsit krustā un kādēļ viņam bija jānosiņo līdz nāvei? Iemesls tam visam ir tas, ka viņš uzņēmās uz sevis visus pasaules grēkus, tavus un manus grēkus, ar savām kristībām. Un mūsu grēku dēļ viņam bija jāmirst pie krusta. Mums jātic glābšanas vārdam, ka Dievs mūs ir izglābis un jābūt viņam pateicīgam. Bez Jēzus kristībām, viņa krusta un viņa augšām celšanās mums nebūtu iespējama glābšana. Kad Jēzus kristījās pie Jāņa Kristītāja, lai paņemtu visus pasaules grēkus, viņš paņēma visus mūsu grēkus un tā izglāba tos, kas tic viņa glābšanas evaņģēlijam. Ir cilvēki, kas domā, bet viņš taču paņēma tikai iedzimto grēku, vai ne? Tomēr viņi maldās. Bībelē skaidri rakstīts, ka Jēzus paņēma visus cilvēces grēkus vienreiz un uz visiem laikiem tad, kad viņš kristījās. Visi mūsu grēki, ieskaitot iedzimto grēku, ir nomazgāti. Mateja 3:15 rakstīts, jo tā mums vajag piepildīt visu taisnību. Piepildīt visu taisnību nozīmē, ka visi mūsu grēki, bez izņēmuma, ir paņemti. Vai Jēzus nomazgāja arī visus mūsu mūža grēkus? Jā, sameklēsim 3. Mūzus tam pierādījumu. Šajā grāmatā stāstīts par augsto priesteri un salīdzināšanas dienas upuri. Salīdzināšanas upuris par visu Izraēla ļaužu gada grēkiem. Vai Izraēla ļaudis varēja kļūt svēti ar šīs zemes grēku upuri? Nekad. Un Ārons, lai atved grēku upurim izraudzīto vērsi, kas viņa rokās, un lai viņš izdara salīdzināšanu sevis un sava nama labad. Un tad, lai viņš ņem abus āžus un nostata tos saiešanas telts durvīs tā kunga priekšā. Un tad Āronam jāmet mesli par abiem āžiem, viens mesls tam kungam, bet otrs mesls Azazēlam. Un tad, lai Ārons pieved to āzi, uz kuru kritis mesls tam kungam, šo āzi, lai viņš sagatavo grēku upurim. Bet āzi, uz kuru kritis mesls Azazēlam, to, lai viņš atved dzīvu tā kunga priekšā, lai izdarītu salīdzināšanu un to sūtītu tuksnesī pie Azazēla. 3. Mūzus 16, 6, 10. Šeit Ārons pieveda 2 āžus saiešanas telts durvju priekšā, lai veiktu salīdzināšanu par Izraēla gada grēkiem. Un tad Āronam jāmet mesli par abiem āžiem, viens mesls tam kungam, bet otrs mesls Azazēlam. Azazēla āzis jeb grēkāzis bija nepieciešams salīdzināšanai. Salīdzināšanas upuris par ikdienas grēkiem bija tāds, ka grēcinieks uzlika savas rokas uz upura galvas, lai nodotu tam visus viņa grēkus. Bet par cilvēku gada grēkiem augstais priesteris visu ļaužu vārdā uzlika gada grēkus grēku upurim katru gadu 7. mēneša 10. dienā. 3. Mūzus 16:29, 31 ir rakstīts: 7. mēneša 10. dienā jums būs savas dvēseles pakļaut gavēnim un jums nebūs strādāt nekādu darbu, nedz iedzimtajam, nedz svešiniekam, kas mīt jūsu vidū, jo šinī dienā tiek izdarīta salīdzināšana jūsu labad, lai šķīstītu jūs, un jūs būsiet šķīsti no visiem saviem grēkiem tā kunga priekšā. Šī lai jums ir augsta dusēšanas diena, un pakļaujiet savas dvēseles gavēnim, tāds lai ir likums mūžam. 3. Mūzus 16:29, 31. Vecajā derībā Izraēla ļaudis pienesa grēku upuri, lai veiktu salīdzināšanu par ikdienas grēkiem,
un uzlika uz tā galvas visus viņu grēkus, atzīstot: Dievs, es esmu paveicis tādu un tādu grēku. Lūdzu, piedod man! Tad viņš pārgrieza grēku upura rīkli, atdeva asinis priesterim un devās mājup, būdams pārliecināts, ka tagad ir brīvs no saviem grēkiem. Grēku upuris nomira par grēcinieku ar grēku uz tā galvas. Grēku upuris tika nogalināts viņa vietā. Vecajā derībā grēku upuris varēja būt āzis, teļš, vērsis, visi Dieva atšķirtie šķīstie dzīvnieki. Tā vietā, lai grēcinieks mirtu par saviem grēkiem, Dievs savā bezizmēra žēlsirdībā atļāva tā vietā piedāvāt dzīvnieka dzīvību. Tādā veidā vecajā derībā grēcinieki varēja veikt salīdzināšanu par saviem grēkiem ar salīdzināšanas upuri. Grēcinieku pārkāpumi tika nodoti grēku upurim ar roku uzlikšanu, un tā asinis tika atdotas priesterim, lai izdeldētu grēcinieka grēkus. Tomēr nebija iespējams katru dienu veikt salīdzināšanu par grēkiem. Tādēļ Dievs ļāva augstajam priesterim izdeldēt visa gada grēkus katru gadu 7. mēneša 10. dienā visu Izraēla ļaužu vārdā. Tad kāda bija priestera nozīme salīdzināšanas dienā? Pirmkārt, augstais priesteris Ārons uzlika rokas uz grēku upura, izsūdzot visus cilvēku grēkus. Kungs, Izraēla ļaudis paveikuši tādus un tādus grēkus, slepkavību, laulības pārkāpšanu, nešķīstību, zādzību, nepatiesu liecību, zaimus. Tad viņš pārgrieza grēku upura rīkli un ņēma tā asinis, kuras 7 reizes uzslacīja uz derības šķirsta svētajā saiešanas teltī. Bībelē skaitlis 7 ir pilnības skaitlis. Viņa uzdevums bija uzlikt visus cilvēku gada grēkus uz grēku upura galvas visu cilvēku vārdā, un grēku upuris tika upurēts viņu vietā. Tā kā Dievs ir taisnīgs, lai izglābtu ļaudis no viņu grēkiem, viņš atļāva grēku upurim mirt cilvēku vietā. Tā kā Dievs ir patiesi žēlsirdīgs, viņš atļāva cilvēkiem pienest upura dzīvību viņu pašu dzīvības vietā. Tad augstais priesteris apslacīja ar asinīm derības šķirsta austrumu pusi un tā veica salīdzināšanu par visu cilvēku pagājušā gada grēkiem salīdzināšanas dienā, 7. mēneša 10. dienā. Kas ir upurjērs saskaņā ar veco derību? Jēzus, kurš ir bez vainas. Augstajam priesterim salīdzināšanas dienā vajadzēja pienest 2 āžus par Izraēla ļaudīm. Viens no tiem bija grēkāzis jeb atlaišanas āzis. Tādā pat veidā jaunās derības grēkāzis ir Jēzus Kristus. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību, Jāņa 3:16. Dievs mums deva savu vienīgo dēlu kā upura jēru. Un kā visas cilvēces upura jērs viņš kristījās pie Jāņa Kristītāja un kļuva par glābēju, pasaules mesiju. Mesija nozīmē glābējs, un Jēzus Kristus nozīmē ķēniņš, kurš nācis mūs glābt. Tādēļ, gluži kā vecajā derībā cilvēku gada grēki tika izdeldēti salīdzināšanas dienā, Jēzus Kristus pirms gandrīz 2000 gadiem nāca šajā pasaulē, lai kristītos, nosiņotu pie krusta un piepildītu salīdzināšanas par visiem mūsu grēkiem evaņģēliju. Tagad izlasīsim rakstvietu no 3. Mūzus. Un Ārons, lai liek abas savas rokas uz dzīvā āža galvas, un viņam jādara zināmas visas Izraēla bērnu vainas, viņu pārkāpumi un viņu grēki, un tie viņam jāliek uz āža galvas, un tas jāaizdzen tuksnesī ar kāda labprātīga cilvēka roku. Un tā āzis uz sevis nes visas viņu vainas uz kādu neauglīgu vietu, un viņš to atlaiž vaļā tuksnesī 3. Mūzus 16:21, 22. Ir rakstīts, ka cilvēku grēki tika uzlikti uz āža galvas, kā apgalvots arī 3. Mūzus grāmatas 1. nodaļā. Visas Izraēla bērnu vainas nozīmē visi grēki, kurus viņi veikuši savās sirdīs un ar savu miesu. Un visas Izraēla bērnu vainas tika uzliktas uz grēku upura galvas ar roku uzlikšanu. Saskaņā ar Dieva bauslību mums nepieciešams pilnīgas zināšanas par visiem mūsu grēkiem. Kādēļ Dievs deva mums bauslību? Lai dotu mums grēka atziņu. Dieva bauslība sastāv no 613 baušļiem. Ja mēs par tiem padomājam,
Mēs redzam, ka esam darījuši to, ko viņš aizliedza mums darīt, un neesam darījuši to, ko viņš lika mums darīt. Tādēļ mēs esam grēcinieki. Un Bībelē ir rakstīts, ka Dievs deva mums šos likumus, lai mēs apzinātos savus grēkus, Romiešiem 3:20. Tas nozīmē, ka viņš deva mums savu bauslību un savus baušļus, lai iemācītu mums, ka mēs esam grēcinieki. Viņš nedeva tos tādēļ, ka mēs spējam dzīvot saskaņā ar tiem, bet gan tāpēc, lai mēs apzinātos savus grēkus. Viņš nedeva mums savu bauslību un baušļus, lai mēs tos ievērotu. Nevar cerēt, ka suns dzīvos kā cilvēks. Tāpat arī mēs nekad nespējam dzīvot saskaņā ar Dieva likumu. Mēs tikai varam apzināties savus grēkus ar viņa bauslību un baušļiem. Dievs tos deva tāpēc, ka mēs esam grēka kalni, bet paši to neapzināmies. Jūs esat slepkavas, nešķīstie, ļauna darītāji. Viņš mums pavēlēja nenogalināt, bet mēs visviens nogalinām savā sirdī un dažreiz arī īstenībā. Tomēr, tā kā bauslībā rakstīts, ka mums nebūs nokaut, mēs zinām, ka esam slepkavas, un sakām, ak, es kļūdījos. Es esmu grēcinieks, jo darīju to, ko man nevajadzēja darīt. Es esmu grēkojis. Tādēļ, lai izglābtu Izraēla ļaudis no grēka, Dievs vecajā derībā ļāva Āronam pienest salīdzināšanas upuri, un Ārons bija tas, kurš veica salīdzināšanu par ļaudīm vienreiz gadā. Vecajā derībā salīdzināšanas dienā Dievam bija jāpienes 2 upuri. Viens tika pienests Dieva priekšā, bet otrs tika aizdzīts tuksnesī pēc roku uzlikšanas, nesot uz sevis visus cilvēku gada grēkus. Pirms āzis tika aizdzīts tuksnesī ar piemērotu cilvēku roku, augstais priesteris uzlika savas rokas uz dzīvā āža galvas un izsūdzēja Izraēla grēkus. Kungs, ļaudis ir nogalinājuši, piekopuši nešķīstību, zaguši, pielūguši elkus. Mēs esam grēkojuši. Palestīnas zeme ir smilšains, tuksnešains klajums. Grēkāzis tika aizdzīts nebeidzamajā tuksnesī un mira. Kad viņš tika aizdzīts, Izraēla ļaudis nolūkojās uz to, ticot, ka viņu grēki ir izdeldēti. Cilvēki nomierināja savus prātus, un grēkāzis nomira tuksnesī par visu cilvēku gada grēkiem. Un Dievs veica salīdzināšanu par visiem mūsu grēkiem caur Dieva jēru, Jēzu Kristu. Visi mūsu grēki tika pilnīgi nomazgāti caur Jēzus kristībām un viņa asinīm pie krusta. Jēzus ir Dievs un mūsu glābējs. Viņš ir Dieva dēls, kurš nāca, lai glābtu visu cilvēci no tās grēkiem, un viņš ir radītājs, kurš radīs mūs pēc savas līdzības. Viņš nāca šajā pasaulē, lai glābtu mūs no grēka. Ne tikai ikdienas grēki, kurus mēs paveicam ar savu miesu, bet arī visi nākotnes grēki, visi mūsu prāta un miesas grēki tika nodoti Jēzum. Viņam bija jākristās pie Jāņa Kristītāja, lai piepildītu visu Dieva taisnīgumu, pilnīgo salīdzināšanu par visiem pasaules grēkiem. 3 gadus pirms savas krustā sišanas, savas publiskās kalpošanas pašā sākumā viņš paņēma visus pasaules grēkus, kristoties pie Jāņa Kristītāja Jordānā. Viņa cilvēces glābšana caur salīdzināšanu par visiem mūsu grēkiem sākās ar viņa kristībām. Jordānas upē, vietā, kur ūdens bija apmēram līdz gurniem, Jānis Kristītājs uzlika savas rokas uz Jēzus galvas un iegremdēja viņu ūdenī. Šīs kristības bija tādas pat kā roku uzlikšana vecajā derībā, un tās tieši tāpat nodeva visus mūsu grēkus. Iegremdēšana ūdenī nozīmēja nāvi, un iznākšana no ūdens nozīmēja augšām celšanu. Tātad, kristoties pie Jāņa Kristītāja, Jēzus piepildīja un atklāja visus 3 – grēku paņemšanu, krustā sišanu un augšām celšanos. Mēs varam saņemt glābšanu vienīgi tad, ja paklausām vārdiem, ar kuriem Jēzus izglāba mūs no grēka. Dievs nolēma glābt mūs caur Jēzu, un tā tika piepildīta derība, kuru viņš slēdza vecajā derībā. Un Jēzus devās pie krusta ar visiem mūsu grēkiem uz savas galvas. Kāds darbs atlicis mums, ja Jēzus ir izdeldējis visus mūsu grēkus? Mums tikai jāklausa Dieva vārdiem. Jāņa 1:29 ir rakstīts, 2. dienā Jānis ierauga nākam Jēzu un saka, redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Jānis Kristītājs liecināja, redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Visi cilvēces grēki tika nodoti Jēzum, kad viņš kristījās Jordānā.
Tici tam. Tad tu tiksi svētīts ar salīdzināšanu par visiem saviem grēkiem. Mums jātic Dieva vārdam. Mums jāatmet savas pašu domas un sturgalvība un vienkārši jātic patiesībai, ka Jēzus paņēma visus pasaules grēkus, jāklausa rakstītajam vārdam. Tas, ka Jēzus paņēma visus mūsu grēkus un tas, ka viņš piepildīja visu Dieva taisnīgumu, veicot salīdzināšanu par mūsu grēkiem, ir viens un tas pats. Un roku uzlikšana un kristības arī ir viens un tas pats. Neatkarīgi no tā, vai mēs sakām visas lietas vai pilnīgi viss, nozīme paliek tā pati. Vārda nozīme roku uzlikšana vecajā derībā ir tāda pati kā jaunajā derībā, tikai tajā lietots vārds kristības. Tas viss galu galā noved pie vienkāršas patiesības. Jēzus gan kristījās, gan tika tiesāts pie krusta, lai veiktu salīdzināšanu par mūsu grēkiem. Un mēs tiekam glābti tad, kad ticam šim evaņģēlijam. Kad mēs sakām, ka Jēzus paņēma visus pasaules grēkus, ko mēs domājam ar pasaules grēkiem? Tas nozīmē visus grēkus, ar kuriem mēs esam dzimuši, un visas ļaunās domas, zādzības, nešķīstības, negausību, ļaunumu, zaimus, lepnību un muļķību, kas mīt mūsu prātos. Tas nozīmē visus pārkāpumus un kļūdas mūsu miesā un sirdī. Tātad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība Kristu Jēzū, mūsu kungā, Romiešiem 6:23. Un gandrīz viss tiek šķīstīts asinīs saskaņā ar bauslību, un bez asins izliešanas nav piedošanas Ebrejiem 9:22. Kā teikts šajās rakstvietās, par visiem grēkiem ir jāmaksā. Un Jēzus Kristus, lai glābtu visu cilvēci no grēka, pienesa pats savu dzīvību un nomaksāja grēka algu par mums visiem vienreiz un uz visiem laikiem. Tādēļ mums vienīgi jātic Jēzus kristībām un viņa asinīm, un tam, ka Jēzus ir mūsu Dievs un mūsu glābējs, lai saņemtu atbrīvošanu no visiem saviem grēkiem. Salīdzināšana par rītdienas grēkiem. Vai mums vēl jāpienes upuri par saviem grēkiem? Nekad vairs. Rītdienas grēki un parītdienas grēki un grēki, kurus mēs paveicam līdz pat mūsu nāves dienai, arī ir iekļauti pasaules grēkā, gluži kā šodienas, vakardienas un aizvakardienas grēki arī ir iekļauti pasaules grēkā. Visi cilvēku grēki no dzimšanas līdz pat nāvei ir daļa no pasaules grēka, un pasaules grēks tika nodots Jēzum, kad viņš kristījās. Tādēļ visi tie grēki, kurus mēs paveiksim līdz pat savas nāves stundai, jau ir paņemti no mums. Un mums vienīgi jātic šim evaņģēlijam, rakstītajam Dieva vārdam, un jāpaklausa, lai mēs tiktu glābti. Mums jāatmet mūsu pašu domas, lai saņemtu izpirkumu par saviem grēkiem. Tu, protams, varētu jautāt, kā viņš varēja paņemt vēl nepaveiktos grēkus. Tad es vēlētos tev pajautāt, vai Jēzum būtu jānāk šajā pasaulē katreiz, kad mēs grēkojam, un atkal izliet savas asinis. Atzimšanas evaņģēlijā ir grēku salīdzināšanas likums. Bez asins izliešanas nav piedošanas Ebrejiem 9:22. Ja kāds vēlējās saņemt izpirkumu par saviem grēkiem, viņam bija jānodod savi grēki, uzliekot rokas uz grēku upura galvas, un grēku upurim bija jāmirst par viņa grēkiem. Tieši tādā veidā Dieva dēls nāca šajā pasaulē, lai glābtu visu cilvēci. Viņš kristījās, lai paņemtu visus mūsu grēkus, viņš noasiņoja pie krusta, lai saņemtu algu par mūsu grēkiem, un viņš mira pie krusta, sakot, viss piepildīts. Viņš augšām cēlās no mirušajiem pēc 3 dienām un tagad sēž pie Dieva labās rokas. Viņš uz mūžiem ir kļuvis par mūsu glābēju. Lai pilnībā atbrīvotos no mūsu grēkiem, mums jāatmet visas ierūsējušās domas un jāatsakās no reliģiskā uzskata, ka mums jāizpērk savi grēki katru dienu. Lai visi cilvēces grēki tiktu izdeldēti, bija nepieciešams upuris, viens par visiem. Dievs debesīs nodeva visus pasaules grēkus savam dēlam viņa kristībās un lika, lai viņu par mums sit krustā. Un ar viņa augšām celšanos no mirušajiem mūsu glābšana bija pabeigta. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Bet tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam.
Jesajas 53 teikts, ka visas pasaules, visas cilvēces pārkāpumi un nepilnības tika nodoti Jēzum Kristum. Un jaunajā derībā Efeziešiem 1:4 rakstīts: Viņā tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis. Šeit ir teikts, ka viņš mūs izvēlējās viņā vēl pirms pasaules radīšanas. Pat pirms tam, kad pasaule bija radīta, Dievs izvēlējās darīt mūs par saviem ļaudīm, taisnīgus un bezvainīgus Kristū. Lai arī ko mēs iepriekš būtu domājuši, mums tagad jātic un jāklausa Dieva vārdiem, ūdens, asiņu un gara vārdiem. Dievs mums teica, ka viņa jērs, Jēzus Kristus, paņēma visus pasaules grēkus un veica salīdzināšanu par visu cilvēci. Ebrejiem 10 ir rakstīts: jo bauslībai piemīt nākamo labumu ēna, ne pats lietu veids, nekad nevar ik gadus ar tiem pašiem upuriem, ko nepārtraukti atnes, padarīt pilnīgus tos, kas ar tiem tuvojas. Ebrejiem 10:1. Šeit teikts, ka pastāvīgi to pašu upuru pienešana gadu pēc gada nekad nevar padarīt mūs pilnīgus. Bauslība ir nākamo labumu ēna, nevis lietu attēls. Jēzus Kristus, apsolītais Mesija, padarīja mūs pilnīgus vienreiz un uz visiem laikiem, gluži kā Izraēla gada grēki tika salīdzināti vienreiz un par visiem, ar savām kristībām un nāvi pie krusta, lai veiktu salīdzināšanu par visiem mūsu grēkiem. Tādēļ Jēzus vēstules Ebrejiem 10. nodaļā teica: tad viņš sacīja: raugi, es nāku tavu prātu darīt. Viņš atceļ pirmo, lai nodibinātu otru. Pēc šīs gribas mēs esam ar Jēzus Kristus miesas upuri padarīti svēti pavisam. Un katrs priesteris gan ikdienas stāv kalpodams un bieži tos pašus upurus upurēdams, kas nekad nevar iznīcināt grēkus. Bet viņš vienu upuri par grēkiem upurējis, uz visiem laikiem ir nosēdies pie Dieva labās rokas, joprojām gaidīdams, kamēr viņa ienaidnieki tiks likti viņa kāju pameslam. Jo ar vienu upuri viņš uz visiem laikiem ir padarījis pilnīgus tos, kas tiek darīti svēti. Bet arī svētais gars mums liecina. Pēc tam, kad ir teikts: šī ir tā derība, ko es ar viņiem celšu pēc tām dienām, saka tas kungs, savus baušļus es došu viņu sirdīs un rakstīšu tos viņu prātā, un viņu grēkus un viņu netaisnības vairs nepieminēšu. Bet kur ir grēku piedošana, tur vairs nav upuru par grēku. Ebrejiem 10:9-18. Un mēs ticam, ka Jēzus izglābis mūs no visiem pasaules grēkiem ar savām kristībām un asinīm pie krusta. Atzimšanas ūdenī un garā glābšana, kas ir ierakstīta mūsu sirdīs un prātos. Vai mēs esam taisnīgi tāpēc, ka vairs negrēkojam? Nē, mēs esam taisnīgi tāpēc, ka Jēzus paņēma visus mūsu grēkus un mēs ticam viņam. Vai jūs visi ticat? Āmen! Vai jūs ticībā paklausat Dieva vārdiem, ka pats Jēzus Kristus kristījās un nosiņoja pie krusta, lai izglābtu mūs? Mums jāpaklausa, lai piedzimtu no jauna. Kad mēs ticam, ka Jēzus Kristus ar izpirkuma evaņģēliju nomazgāja mūsu grēkus un visus pasaules grēkus, mēs varam saņemt glābšanu. Mēs nekad nevaram kļūt pilnīgi, ievērojot Dieva likumu, bet mēs varam kļūt pilnīgi ar savu ticību Dieva darbiem. Jēzus Kristus paņēma visus mūsu grēkus ar savām kristībām Jordānā un saņēma tiesu un sodu par visiem mūsu grēkiem pie krusta. Ticot šim evaņģēlijam ar visu savu sirdi, mēs varam saņemt izpirkumu par visiem saviem grēkiem un kļūt taisnīgi. Vai tu tam tici? Jēzus kristības, viņa krustā sišana un augšām celšanās paredzētas visas cilvēces grēku izpirkšanai un glābšanas likumam, kas balstīts uz Dieva bezgalīgo mīlestību. Dievs mīl mūs tādus, kādi mēs esam, un viņš ir taisnīgs, tādēļ viņš mūs vispirms padarīja taisnīgus. Viņš padarīja mūs taisnīgus, nododot visus mūsu grēkus Jēzum ar viņa kristībām. Viņš sūtīja savu vienīgo dēlu, Jēzu, šajā pasaulē, lai nomazgātu visus mūsu grēkus. Viņš atļāva Jēzum paņemt visus pasaules grēkus caur Jēzus kristībām un tad nodeva savam dēlam sodu par visiem mūsu grēkiem. Viņš darīja mūs par saviem taisnīgajiem bērniem ar ūdens un asiņu, Dieva nesautīgās mīlestības glābšanu. Ebrejiem 10:16 rakstīts: savus baušļus es došu viņu sirdīs un rakstīšu tos viņu prātā. Vai mūsu sirdīs un prātos mēs esam grēcinieki vai taisnīgie Dieva priekšā? Ja mēs paklausām Dieva darbiem, mēs kļūstam taisnīgi.
Jēzus Kristus paņēma visus mūsu grēkus un arī sodu par tiem. Jēzus Kristus ir mūsu glābējs. Mēs varētu domāt, tā kā mēs grēkojam katru dienu, kā gan mēs varētu būt taisnīgi. Mēs noteikti esam grēcinieki. Bet tad, kad mēs paklausām Dieva vārdiem, gluži kā Jēzus paklausīja Tēvam, mēs kļūstam taisnīgi. Protams, kā jau es iepriekš teicu, mūsu sirdīs bija grēks, kad mēs vēl nebijām piedzimuši no jauna. Taču tad, kad mēs savā sirdī pieņēmām grēku atlaišanas evaņģēliju, mēs tikām glābti no saviem grēkiem. Kad mēs nezinājām evaņģēliju, mēs bijām grēcinieki. Bet mēs kļuvām taisnīgi, kad sākām ticēt Jēzus glābšanai, un tad mēs kļuvām par taisnīgiem Dieva bērniem. Šī ir tā ticība, kas ļauj kļūt taisnīgam un par kuru runāja apostols Pāvils. Ticība izpirkuma evaņģēlijam padarījusi mūs par taisnīgajiem. Ne apostols Pāvils, ne Ābrahāms, ne citi ticības priekšteči nekļuva taisnīgi ar saviem darbiem, bet gan ar savu ticību un paklausību Dieva vārdiem, viņa svētības vārdiem. Ebrejiem 10:18, bet kur ir grēku piedošana, tur vairs nav upuru par grēku. Gluži kā rakstīts, Dievs mūs izglāba, lai mums nebūtu jāmirst par saviem grēkiem. Vai jūs tam ticat? Āmen! Filipiešiem 2, savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristu Jēzū, kas, Dieva veidā būdams, neturēja par laupīm līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs, un cilvēku kārtā būdams, viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pāri visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē un visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam Tēvam par godu. Filipiešiem 2, 5, 11. Jēzus Kristus neieradās pasaulē, lai iegūtu kādu īpašu slavu. Tā vietā viņš izvēlējās kalpot un nāca kā kalps cilvēka līdzībā. Viņš pazemojās un kļuva paklausīgs līdz par nāvei, lai izglābtu mūs. Tādēļ mēs slavējam Jēzu. Viņš ir mūsu Dievs, glābējs un ķēniņš. Mēs godinām Dievu un slavējam Jēzu tādēļ, ka Jēzus paklausīja sava Tēva gribai līdz pat galam. Ja viņš nebūtu paklausījis, mēs tagad negodātu Dieva dēlu. Bet tā kā Dieva dēls paklausīja sava Tēva gribai līdz pat nāvei, visa radība un visi cilvēki uz šīs zemes godina viņu un godinās viņu mūžīgi. Jēzus Kristus kļuva par Dieva jēru, kurš paņēma visus pasaules grēkus, un ir rakstīts, ka viņš tos paņēma ar savām kristībām. Pagājuši apmēram 2000 gadi kopš tā laika, kad viņš paņēma pasaules grēkus. Un tā kā tu un es esam dzīvojuši šajā pasaulē kopš mūsu dzimšanas, arī mūsu grēki ir iekļauti pasaules grēkos. Vai mēs esam grēcinieki, pat ja mēs rīt grēkojam? Nē, jo Jēzus paņēma visus mūsu pagātnes, tagadnes un nākotnes grēkus. Ja neatdala iedzimto grēku no mūsu pašu mūža garumā veiktajiem pārkāpumiem, vai tad mēs neesam grēkojuši kopš dzimšanas brīža? Jēzus zināja, ka mēs grēkosim no dzimšanas līdz pat nāvei, un tāpēc viņš jau iepriekš paņēma visus mūsu grēkus. Vai tu to tagad spēj redzēt? Ja mēs dzīvotu līdz 70 gadiem, ar mūsu grēkiem varētu piepildīt vairāk nekā 100 atkritumu mašīnas. Bet Jēzus vienreiz paņēma visus grēkus un par visiem ar savām kristībām. Viņš paņēma visus mūsu grēkus pie krusta. Ja Jēzus būtu paņēmis tikai iedzimto grēku, mēs visi pēc nāves nonāktu ellē. Pat ja mums šķiet, ka viņš nevarēja paņemt visus mūsu grēkus, tas nevar mainīt to, ka viņš patiešām izdeldēja visus mūsu grēkus. Cik daudz grēka mēs varam paveikt šajā pasaulē? Visi grēki, kurus mēs paveicam, ir iekļauti visos pasaules grēkos. Kad Jēzus teica Jānim, lai viņš viņu kristīja, viņš tieši to arī domāja. Jēzus pats liecināja, ka viņš ir paņēmis visus mūsu grēkus. Dievs sūtīja savu kalpu pirms Jēzus un lika, lai viņš kristīja Jēzu. Un kristoties pie Jāņa Kristītāja, noliecot savu galvu viņa priekšā, lai kristītos, Jēzus paņēma visus cilvēces grēkus. Visi mūsu grēki no 20 līdz 30 gadiem, no 30 līdz 40 gadiem un uz priekšu, pat mūsu bērnu grēki bija iekļauti pasaules grēkos, kurus Jēzus paņēma ar savām kristībām.
Kurš var teikt, ka šajā pasaulē ir grēks? Jēzus Kristus paņēma visus pasaules grēkus, un mēs visi varam tikt glābti, ja ticam tam savās sirdīs bez mazākās šaubu ēnas, ticam tam, ko Jēzus darīja, lai veiktu salīdzināšanu par visiem mūsu grēkiem, viņa kristībām un viņa dārgo asiņu izliešanai. Daudzi cilvēki dzīvo vētrainu dzīvi, vadoties pēc savām domām, un runā par to, it kā viņu dzīve būtu pilnīgi viss. Bet ir daudzi, kas dzīvojuši smagāku dzīvi. Daudzi cilvēki, ieskaitot mani, dzīvojuši vētrainu dzīvi. Kā jūs varat nesaprast vai nepieņemt grēku atlaišanas evaņģēliju, Jēzus kristību un viņa asiņu evaņģēliju? Grēcinieku glābšana ir pabeigta. Kādēļ Jēzus mazgāja Pētera kājas? Tādēļ, ka viņš vēlējās, lai Pēteris stingri ticētu tam, ka viņš jau ir nomazgājis visus viņa nākotnes grēkus ar savām kristībām. Lasīsim Jāņa 19. Un viņš, savu krustu nesdams, gāja uz vietu, ko sauc par pieres vietu, ebrejiski Golgatu. Tur tie viņu sita krustā un kopā ar viņu divus citus, katrā pusē vienu, bet vidū Jēzu. Bet Pilāts lika taisīt uzrakstu un piestiprināt to pie krusta, tur bija rakstīts: Jēzus Nacarietis, Jūdu ķēniņš. Šo uzrakstu lasīja daudzi jūdi, jo vieta, kur Jēzus bija krustā sists, bija tuvu pie pilsētas, un rakstīts bija ebreju, romiešu un grieķu valodā, Jāņa 19, 17, 20. Dārgie draugi, Jēzus Kristus uzņēmās visus pasaules grēkus un Pilāta tiesā tika notiesāts uz krustā sišanu. Tagad padomāsim par šo notikumu. No 28. panta, pēc tam zinādams, ka viss ir pabeigts un lai piepildītu rakstus līdz galam, Jēzus paņēma visus mūsu grēkus, lai piepildītu rakstus. Jēzus sacīja: man slāpst. Tur stāvēja trauks ar etiķi, tie uzsprauda sūkli ar etiķi uz īzepa stiebra un to pacēla pie viņa mutes. Etiķi ņēmis, Jēzus sacīja: viss piepildīts. Un galvu nokāris atdeva garu Dievam, Jāņa 19, 28, 30. Pēc 3 dienām viņš augšām cēlās no mirušajiem un uzkāpa debesīs. Jēzus kristības pie Jāņa Kristītāja un viņa krusts ir savstarpēji saistīti, vienam nav jēgas bez otra. Tādēļ slavēsim Kungu Jēzu par to, ka viņš mūs izglābis ar savu izpirkuma evaņģēliju. Cilvēka miesa vienmēr seko miesas iegribām, un mums neatliek nekas cits, kā vien grēkot ar savu miesu. Jēzus Kristus deva mums savas kristības un savas asinis, lai izglābtu mūs no miesas grēkiem. Viņš izglāba mūs no mūsu pašu miesas grēkiem ar savu evaņģēliju. Tie, kuriem ir pilnīga grēku atlaišana, katrā laikā var ieiet debesu valstībā, ticot Jēzum, kurš dzima Betlēmē, kristījās Jordānā, mira pie krusta un augšām cēlās pēc 3 dienām. Tādēļ mēs slavējam to Kungu un godinām viņa vārdu mūžīgi. Pēdējajā Jāņa evaņģēlija nodaļā Jēzus devās uz Galileju pēc augšām celšanās no mirušajiem. Viņš pienāca pie Pētera un teica viņam: Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli vairāk nekā šie? Un Pēters atbildēja viņam, sakot: Tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Tad Jēzus viņam teica: Gani manus jērus. Pēteris saprata visu, Jēzus kristību un viņa asiņu evaņģēliju, grēku atlaišanas evaņģēliju. Tagad, kad viņš ticēja ūdens un asiņu evaņģēlijam un saprata, kāpēc Jēzus mazgāja viņa kājas, viņa ticība Jēzum kļuva daudz stiprāka. Izlasīsim vēlreiz Jāņa 21:15. Kad viņi azaidu bija turējuši, Jēzus saka Sīmanim Pēterim: Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli vairāk nekā šie? Tas viņam saka: Tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš saka tam: Gani manus jērus. Viņš varēja uzticēt savus jērus Pēterim, jo Pēteris bija viņa māceklis, Pēteris bija pilnībā glābts un Pēteris bija kļuvis par taisnīgu un pilnīgu Dieva kalpu. Ja Pēteris būtu atkal kļuvis grēcinieks savu ikdienas grēku dēļ, Jēzus viņam neteiktu, lai viņš sludina grēku salīdzināšanas evaņģēliju, jo viņš, gluži kā pārējie mācekļi, nespētu negrēkot miesā katru dienu. Bet Jēzus lika viņiem sludināt evaņģēliju, kas izdeldēja visus viņu grēkus, jo viņi ticēja Jēzus kristībām un viņa asinīm pie krusta,
grēku salīdzināšanas evaņģēlijam. Kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Vai tu atkal kļūsti par grēcinieku, tad, kad atkal grēko? Nē, Jēzus jau paņēma visus tavus nākotnes grēkus Jordānā. Padomāsim par Jēzus vārdiem Pēterim. Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli vairāk nekā šie? Tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņa atzīšanās mīlestībā bija patiesa un radās no ticības grēku salīdzināšanas evaņģēlijam. Ja Jēzus nebūtu mācījis Pēterim un pārējiem mācekļiem grēku atlaišanas evaņģēliju, mazgādams viņu kājas, viņi nespētu tā apliecināt savu mīlestību. Tā vietā tad, kad Jēzus jautātu, vai tu mani mīli vairāk nekā šie? Pēteris atbildētu, kungs, es esmu nepilnīgs grēcinieks. Es esmu grēcinieks, kurš nevar mīlēt tevi vairāk kā šie. Lūdzu, ej prom! Un Pēteris aizbēgtu un paslēptos no Jēzus. Bet padomāsim par Pētera atbildēm. Viņš bija svētīts ar grēku atlaišanas evaņģēliju, ar Jēzus kristību un viņa asiņu evaņģēliju, kas glāba visu cilvēci. Tādēļ viņš teica, tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Šī atzīšanās mīlestībā nāca no viņa ticības Jēzus grēku atlaišanas evaņģēlijam. Pēteris ticēja patiesiem grēku atlaišanas evaņģēlijam, ar kuru Jēzus bija paņēmis visus pasaules grēkus, pat nākotnes grēkus, kurus cilvēki noteikti paveiktu savas nepilnības un miesas vājuma dēļ. Tā kā Pēteris nelokāmi ticēja grēku atlaišanas evaņģēlijam, un tā kā viņš arī ticēja, ka Jēzus ir Dieva jērs, viņš varēja atbildēt tam kungam bez minstināšanās. Jēzus glābšana nāca no grēku atlaišanas evaņģēlija, tādēļ Pēteris bija glābts arī no saviem ikdienas grēkiem. Pēteris ticēja glābšanai caur visas pasaules grēku atlaišanas evaņģēliju. Vai arī tu esi tāds kā Pēteris? Vai tu mīli un uzticies Jēzum, kurš paņēma visus pasaules grēkus mūsu dēļ ar savu grēku atlaišanas evaņģēliju, ar savām kristībām un savām paša asinīm? Kā gan tu vari neticēt un nemīlēt viņu? Nav cita ceļa. Ja Jēzus būtu paņēmis vienīgi pagātnes vai tagadnes grēkus, bet nākotnes grēkus atstājis mums, mēs nevarētu slavēt viņu tā, kā mēs to darām tagad. Turklāt mēs visi noteikti nokļūtu ellē. Tādēļ mums visiem jāatzīst, ka mēs esam glābti, ticot visu grēku atlaišanas evaņģēlijam. Miesa vienmēr tiecas grēkot, un mēs grēkojam visu laiku. Tādēļ mums jāatzīst, ka mēs esam glābti, ticot pilnīgās glābšanas no grēkiem evaņģēlijam, kuru mums devis Jēzus, viņa kristību un asiņu evaņģēlijam. Ja mēs neticētu glābšanas no grēkiem evaņģēlijam, viņa kristību un asiņu evaņģēlijam, neviens ticīgais nevarētu tikt glābts no saviem mūža grēkiem. Turklāt, ja mēs par saviem mūža grēkiem saņemtu izpirkumu katreiz tos izsūdzot un nožēlojot, mēs iespējams būtu pārāk slinki, lai visu laiku paliktu taisnīgi, un mūsu sirdīs vienmēr būtu grēks. Ja tā tas būtu, mēs atkal un atkal kļūtu par grēciniekiem un nespētu mīlēt Jēzu vai tuvoties viņam. Tad mēs nespētu ticēt Jēzus glābšanai un nevarētu sekot viņam līdz mūsu mūža beigām. Tomēr Jēzus deva mums grēku atlaišanas evaņģēliju un glāba tos, kas tic. Viņš ir kļuvis par pilnīgo glābēju un nomazgājis visus tos pārkāpumus, kurus mēs paveicam katru mūsu dzīves dienu, lai mēs patiesi spētu mīlēt viņu. Tādēļ grēciniekiem atliek vienīgi mīlēt Jēzus kristību un asiņu evaņģēliju, mūsu grēku atlaišanas evaņģēliju. Visi ticīgie var mūžīgi mīlēt Jēzu un saņemt glābjošo mīlestību ar grēku atlaišanas evaņģēliju, kuru mums devis Jēzus. Dārgie brāļi un māsas! Ja Jēzus būtu atstājis kaut vismazāko grēku, jūs nespētu ticēt Jēzum un nevarētu liecināt par grēku atlaišanas evaņģēliju. Jūs nespētu strādāt kā Dieva kalpi. Bet ja jūs ticat grēku atlaišanas evaņģēlijam, jūs varat tikt izglābti no visiem pasaules grēkiem. Viņš ļauj jums saņemt glābšanu no visiem pasaules grēkiem tad, kad jūs saprotat patieso grēku atlaišanas evaņģēliju, kas rakstīts Jēzus darbos. Vai tu mani mīli vairāk nekā šie? Kas liek mums mīlēt Jēzu vairāk par visu citu?
Viņa mīlestība, kuras dēļ viņš savās kristības nomazgāja visus mūsu grēkus, pat visus mūsu nākotnes grēkus. Dievs uzticēja savus jērus saviem kalpiem, kas ticēja grēku atlaišanas evaņģēlijam. Jēzus 3 reiz jautāja: Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli vairāk nekā šie? Un Pēters katreiz atbildēja: Tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Tagad padomāsim par Pētera atbildēm. Mēs varam redzēt, ka viņš neizrādīja savu gribu, bet gan savu ticību visu pasaules grēku izpirkšanas evaņģēlijam. Ja mēs kādu mīlam, un ja šī mīlestība nāk no mūsu gribas, tad tā var mazināties, kad mēs kļūstam vāji. Bet ja šī mīlestība būtu atkarīga no viņa mīlestības spēka, tad tā turpinātos mūžīgi. Dieva mīlestība, tas ir pilnīgā glābšana no mūsu grēkiem, Jēzus Kristība ūdens un gara glābšana, ir tieši tāda. Mūsu ticībai pasaules grēku atlaišanas evaņģēlijam jākļūst tam pamatam mūsu darbiem tam kungam un mūsu mīlestībai pret viņu. Ja mēs mīlētu viņu pamatojoties tikai uz mūsu pašu gribu, mēs rītdien pakluptu un galu galā nīstu paši sevi savu pārkāpumu dēļ. Tomēr Jēzus nomazgāja visus mūsu grēkus, iedzimto grēku, mūsu pagātnes ikdienas grēkus, rītdienas grēkus un visus mūsu mūža grēkus. Viņš nevienu uz šīs pasaules nav atstājis ārpus savas glābšanas. Tas viss tā ir. Ja mūsu mīlestība un ticība būtu atkarīga no mūsu pašu gribas, mēs nespētu mīlēt. Bet tā kā mūsu mīlestība un ticība atkarīga no grēku atlaišanas evaņģēlija, kuru mums devis Jēzus, tad mēs jau esam Dieva bērni, taisnīgie. Tāpēc, ka mēs ticam ūdens un gara glābšanai, mēs esam bez grēka. Tā kā mūsu glābšana nenāca no mūsu ticības mums pašiem, bet gan no Dieva mīlestības, viņa patiesās glābšanas likuma un mūsu grēku izpirkuma, mēs esam taisnīgi, lai arī cik vāji un nepilnīgi būtu patiesībā. Mēs nokļūsim debesu valstībā un beidzot slavēsim Dievu mūžīgi. Vai tu tam tici? Jēzus teica: Ne tu mani esi mīlējis, bet es tevi esmu mīlējis. Tajā ir mīlestība, ka ne tu mani esi mīlējis, bet es tevi esmu mīlējis. Jēzus izglāba mūs ar ūdeni un ar garu, tādēļ mums jātic grēku atlaišanas evaņģēlijam, Jēzus Kristību un viņa asiņu evaņģēlijam. Ja Dievs nebūtu mūs glābis ar grēku atlaišanas evaņģēliju, mēs nevarētu tikt glābti, lai cik dedzīgi mēs arī neticētu. Bet Jēzus nomazgāja visus grēkus, kurus mēs paveicam savās sirdīs un ar savu miesu. Lai mēs ticētu Dievam un kļūtu taisnīgi, mums jābūt pārliecinātiem par savu glābšanu, ticot ūdens un gara vārdiem grēku atlaišanas evaņģēlijam. Visu pasaules grēku atlaišanas evaņģēlijs nozīmē ticēt Jēzus kristībām un viņa asinīm. Grēku atlaišanas evaņģēlijs ir patiesa ticība, patiesa glābšanas pamats, Dieva evaņģēlija atslēga. Mums jāatmet mūsu pašu gribas ticība. No kurienes nāk patiesa ticība? Tā nāk no tā kunga mīlestības, kas jau ir nomazgājusi visus mūsu nākotnes grēkus. Ticība vai mīlestība, kas nāk no mūsu pašu gribas, nav ne patiesa mīlestība, ne patiesa ticība. Šajā pasaulē ir daudz tādu, kas vispirms tic Jēzum ar labu gribu, bet pēc tam pilnībā atmet savu ticību, jo viņu sirdīs ir grēks. Bet mums ir jāzina, ka Jēzus nomazgāja visus pasaules grēkus, ne tikai nenozīmīgus pārkāpumus, bet arī lielos grēkus, kas tiek paveikti neizpratnes dēļ. Un Jāņa 13, lai parādītu saviem mācekļiem, cik visaptveroša ir viņa glābšana, Jēzus pirms savas krustā sišanas sapulcēja visus savus mācekļus. Pirms viņš sēdās pie mīlesta, viņš nomazgāja viņu kājas, lai parādītu viņa glābšanas jēgu. Mums visiem jāzina un jātic grēku atlaišanas evaņģēlijam, kuru Jēzus mācīja saviem mācekļiem, mazgādams viņu kājas. Bet sākumā Pēteris neļāva Jēzum mazgāt savas kājas. Nemūžam tu man nemazgāsi kājas. Tā viņš izpauda paša gribas radīto ticību. Bet Jēzus viņam atbildēja: Ko es daru, to tu tagad nezini, bet pēc tu to sapratīsi. Tagad ar ūdens un gara evaņģēliju mēs varam saprast Jēzus vārdus. Tie ir patiesības vārdi, ūdens un gara evaņģēlijs, grēku piedošana, kas ļauj grēciniekam kļūt taisnīgam, ticot ar visu savu sirdi. Pēteris ar mācekļiem devās zvejot.
Viņi zvejoja, kā viņi bija zvejojuši pirms tikšanās ar Jēzu. Tad viņiem parādījās Jēzus un sauca viņus. Jēzus viņiem bija pagatavojis brokastis, un ēdot brokastis, Pēteris saprata Jēzus iepriekš teikto vārdu nozīmi. Ko es daru, to tu tagad nezini, bet pēc tu to sapratīsi. Viņš beidzot saprata, ko Jēzus domāja, mazgādams viņa kājas. Tas kungs ir nomazgājis visus manus grēkus. Visus grēkus, kurus es paveicu savu vājuma dēļ, ieskaitot visus grēkus, kurus es paveikšu nākotnē. Tādēļ Pēteris atmeta paša gribā balstīto ticību un sāka ticēt Jēzus kristībām un asinīm, grēku atlaišanas evaņģēlijam. Pēc brokastīm Jēzus jautāja Pēterim: vai tu mani mīli vairāk nekā šie? Tagad, spēcināts ar ticību Jēzus mīlestībai, Pēteris atzina: tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Pēteris to varēja teikt, jo viņš saprata, ko Jēzus bija domājis, kad viņš teica: pēc tu to sapratīsi. Viņš varēja apliecināt savu patieso ticību, ticību Jēzus kristībām un asinīm, grēku atlaišanas evaņģēlijam. Pēc tam viņš kļuva par patiesu Dieva kalpu. Tādēļ pēc tam Pēteris un pārējie mācekļi sludināja evaņģēliju līdz savu mūža beigām. Pat Pāvils, kurš agrāk nežēlīgi vajāja kristiešus, liecināja par evaņģēliju Romas impērijas smagajās dienās. Kā tu vari kļūt par patiesu Dieva kalpu? Ticot viņa mūžīgajai salīdzināšanai par visiem taviem grēkiem. Starp 12 Jēzus mācekļiem Jūda bija tas, kurš pārdeva Jēzu un vēlāk pakārās. Viņa vietu ieņēma apustulis Pāvils. Paši mācekļi savā starpā bija izvēlējušies Mateju, bet Pāvilu izvēlējās Dievs, un Pāvils kļuva par Jēzus apustuli un sludināja grēku atlaišanas evaņģēliju kopā ar pārējiem Jēzus mācekļiem. Lielākā daļa Jēzus mācekļu mira mocekļa nāvē. Pat tad, kad viņiem draudēja nāve, viņi turpināja sludināt evaņģēliju. Jēzus Kristus nomazgāja visus jūsu miesas grēkus ar savu kristību un asiņu evaņģēliju, savu grēku atlaišanas evaņģēliju. Jēzus paņēma jūsu grēkus ar savām kristībām Jordānā un saņēma sodu par jums pie krusta. Tici Jēzus kristību un viņa asiņu pie krusta evaņģēlijam, un tu tiksi glābts. Un tiešām daudzi tika glābti, jo dzirdēja evaņģēliju un ticēja tam. Tas bija spēks, kas nāca no ticības Jēzus kristību, viņa asiņu un gara evaņģēlijam. Apustuļi sludināja ūdens un gara evaņģēliju, Jēzus ir Dievs un glābējs. Tāpēc, ka viņi liecināja par ūdens un gara evaņģēliju, mēs tagad varam dzirdēt glābšanas, Jēzus kristību un asiņu evaņģēliju un tikt glābti no grēka. Dieva nebeidzamās mīlestības un Jēzus pilnīgās glābšanas dēļ mēs visi esam kļuvuši par Jēzus mācekļiem. Vai jūs visi ticat? Jēzus mūs mīlēja tik ļoti, ka deva mums ūdens un gara evaņģēliju, grēku atlaišanas evaņģēliju, un tā mēs esam kļuvuši par Jēzus taisnīgiem mācekļiem. Lai iemācītu patieso grēku atlaišanas evaņģēliju, Jēzus mazgāja savu mācekļu kājas. Jēzus mazgāja savu mācekļu kājas, lai iemācītu viņiem un arī mums, ka visi pasaules grēki, visi grēki, kurus mēs paveicam savā mūžā, tika pilnībā nomazgāti, kad Jēzus kristījās un nosiņoja pie krusta. Un mēs pateicamies Jēzum par viņa mīlestību un grēku atlaišanas evaņģēliju. Jēzus, mazgājot savu mācekļu kājas, mums iemācīja divas lietas. Pirmkārt, gluži kā viņš teica: ko es daru, to tu tagad nezini, bet pēc tu to sapratīsi. Viņš iemācīja, ka visi mūsu grēki ir nomazgāti ar grēku atlaišanas evaņģēliju, Jēzus kristību un asiņu evaņģēliju. Tas viņiem iemācīja, ka gluži kā Jēzus pazemojās, lai glābtu grēciniekus un darītu viņus par taisnīgiem, tā arī mums, atzimušajiem, jākalpo citiem, sludinot grēku atlaišanas evaņģēliju. Mums, kas nāca pirmie, jākalpo tiem, kas nāks pēc tam. Tagad ir skaidri divi iemesli, kādēļ Jēzus pasā svētkos mazgāja savu mācekļu kājas. Un šie iemesli vēl joprojām pastāv baznīcā. Māceklis nekad nevar būt augstāks par savu skolotāju. Tādēļ mēs sludinām evaņģēliju pasaulē un kalpojam tā, kā mēs kalpotu Jēzum. Un mums, kas tika glābti pirmie, jākalpo tiem, kas nāk pēc mums. Lai to iemācītu,
Jēzus mazgāja mācekļu kājas. Turklāt, mazgādams Pētera kājas, viņš parādīja, ka viņš ir mūsu pilnīgais glābējs, lai velns mūs atkal nepieviltu. Jūs visi varat tikt glābti, ja ticat grēku atlaišanas evaņģēlijam, ūdens un gara evaņģēlijam. Jēzus nomazgāja visus mūsu grēkus ar savām kristībām, savu krustā sišanu un augšām celšanos, un tikai tie, kas tic viņa evaņģēlijam, uz mūžiem var tikt glābti no pasaules grēkiem. Ticība evaņģēlijam, kurš nomazgāja visus mūsu ikdienas grēkus. Mēs varam atbrīvoties no velna maldiem, ticot grēku atlaišanas evaņģēlijam, ūdens un gara vārdiem. Velnam nav grūti pievilt cilvēkus, un velns nepārtraukti čukst mūsu ausīs. Zinot, ka cilvēku miesa grēko šajā pasaulē, kā gan var teikt, ka viņi ir bez grēka? Visi cilvēki ir grēcinieki. Mēs zinām atbildi. Zinot, ka Jēzus ar savām kristībām paņēma visus mūsu miesas grēkus, kā gan ticīgais var būt ar grēku? Tā kā Jēzus pilnībā samaksājas grēka algu, kāds grēks tad mums vēl jāizpērk? Ja mēs neticam ūdens un asiņu evaņģēlijam, tad velna vārdi šķiet diezgan loģiski. Bet, ja mūsu pusē ir evaņģēlijs, tad mums var būt nesatricināma ticība Dieva vārdu patiesībai. Tādēļ mums jātic atzimšanas no ūdens un asinīm evaņģēlijam. Patiesa ticība nozīmē ticēt Jēzus kristību, viņa asiņu pie krusta, viņa nāves un viņa augšām celšanās evaņģēlijam. Vai jūs kādreiz esat redzējuši saiešanas telts modeļa attēlu? Tas ir neliels nams. Nams ir sadalīts divās daļās, ārējā ir svētā vieta un iekšējā ir vissvētākā vieta, kurā glabājas derības šķirsts. Saiešanas telts ārējā pagalmā stāv 60 stabi, un svētā vieta celta no 48 dēļiem. Mums jāiztēlojas saiešanas telts izskats, lai izprastu Dieva vārdu nozīmi. No kā bija darināti saiešanas telts vārti? No kā bija darināti saiešanas telts pagalma vārti? No aizkara, kas austs no zilas, purpursārtas un karmezīna asinsarkanas dzijas. Saiešanas telts vārti aprakstīti 2. Mūzus 27, 16, bet pagalma vārtos aizkars, lai ir 20 olekšu plats, no zila un sarkana purpura un no karmezīna, un no šķetinātu smalku dziju auduma, kas rakstaini izausts, ar tā 4 stabiem un 4 kājām. Saiešanas telts pagalma vārti bija darināti no zilas, purpursārtas un asinssarkanas dzijas un šķetinātu smalku dziju auduma. Tas bija rakstaini izausts un ļoti krāsains. Dievs lika Mūzum aust vārtus no zilas, purpursārtas un asinssarkanas dzijas, lai ik viens viegli varētu atrast ieeju. Un no zilas, purpursārtas un asinssarkanas dzijas austie vārti tika pakārti uz 4 stabiem. Visi šie 4 materiāli simbolizē Dieva glābšanas plānu, ar kuru viņš izglābs tos, kas tic viņa dēlam, Jēzus kristībām un asinīm un tam, ka viņš ir Dievs. Katram materiālam, kas lietots saiešanas telts celtniecībā, ir noteikta nozīme un tie attēlo Dieva vārdus un viņa plānu glābt cilvēci caur Jēzu. Tātad, cik daudz dažādu materiālu tika lietoti saiešanas telts pagalma vārtiem? Zilas, purpursārtas un asinssarkanas dzijas un šķetinātas smalkas dzijas. Un šīs 4 lietas ir ļoti svarīgas un palīdz mums nostiprināt savu ticību atzimšanas evaņģēlijam. Ja tas nebūtu svarīgi, tas nebūtu tik sīki pierakstīts Bībelē. Tā kā visiem materiāliem, kas tika lietoti saiešanas telts pagalma vārtiem un ārējiem pagalmam, bija noteikta nozīme glābšanā, kas nomazgāja mūsu ikdienas grēkus, iedzimto grēku un nākotnes grēkus, tos bija jāpagatavo no zilas, purpursārtas un asinssarkanas dzijas un šķetinātas smalkas dzijas. Tādēļ Dievs atklāja šīs lietas Mūzum un lika viņam darīt tā, kā viņš bija teicis. Ko Dieva evaņģēlijā nozīmē zilās, purpursārtās un asinssarkanās dzijas? Ko simbolizē visi materiāli, no kuriem gatavota saiešanas telts? Jēzus glābšanu ar viņa kristībām. Saiešanas teltī atkal tika lietotas zilas, purpursārtas un asinssarkanas dzijas un šķetinātas smalkas dzijas, lai pagatavotu aizkaru, kas atdalīja svēto vietu no vissvētākās vietas.
No tā paša materiāla bija izgatavots arī augstā priestera apģērbs, kurš kalpoja saiešanas teltī. Zilā dzija simbolizē Jēzus kristības. 1. Pētera 3:21 ir teikts, tas attēlo kristību, kura tagad arī jūs glābj. Pēteris šajā rakstvietā apliecina, ka Jēzus kristības, ar kurām viņš paņēma visus grēcinieku grēkus, attēlo salīdzināšanas glābšanu. Visi mūsu grēki, visi pasaules grēki tika nodoti Jēzum viņa kristībās. Tādēļ zilā dzija kristības ir vissvarīgākā glābšanas vārda sastāvdaļa. Asinsarkanā dzija simbolizē Jēzus asinis, un purpursarkanā simbolizē ķēnišķīgumu, to, ka Jēzus ir ķēniņš un Dievs. Tādēļ šīs trīs dzijas krāsas bija nepieciešamas mūsu ticībai Jēzum un viņa glābšanai. Greznās drēbes, kuras valkāja augstais priesteris, sauca par efodu, un viss efods bija zilā krāsā. Augstais priesteris vilka arī turbānu, kam bija piestiprināta tīra zelta plāksne, uz kuras bija rakstīts Svēts tam kungam. Un plāksni pie turbāna piestiprināja ar zilu auklu. Patiesība, kuru attēlo zilā dzija. Ko simbolizē zilā dzija? Jēzus kristības. Es Bībelē aplūkoju zilās dzijas nozīmi. Ko Bībelē nozīmē zilā krāsa? Mums jāizprot zilā dzija starp zilo purpursārto un asinsārto dziju. Zilā dzija nozīmē Jēzus kristības. Jēzus Kristus kristījās pie Jāņa Kristītāja, lai uzņemtos visus pasaules grēkus, Mateja 3:15. Ja Jēzus nebūtu ar savām kristībām paņēmis visus pasaules grēkus, mēs, ticīgie, nevarētu kļūt svēti Dieva priekšā. Tādēļ Jēzum Kristum bija jānāk šajā pasaulē un jākristās pie Jāņa Kristītāja Jordānā, lai paņemtu visus pasaules grēkus. Zilai dzijai saiešanas telts pagalma vārtos bija jābūt tāpēc, ka mēs nevarētu kļūt svēti bez Jēzus kristībām. Asinssārtā dzija nozīmē Jēzus nāvi. Purpursārtā apzīmē garu un to, ka Jēzus ir vienīgais valdnieks, ķēniņu ķēniņš un kungu kungs, 1. Timotejam 6:15. Asinssarkanā dzija apzīmē Jēzus asinis, kurš nosiņoja pie krusta, saņemtu visas cilvēces grēku algu. Jēzus Kristus nāca šajā pasaulē miesā, lai uz sevis uzņemtos visus cilvēces grēkus, pirms upurēt sevi pie krusta grēku atlaišanas evaņģēlijam. Jēzus kristības ir patiesais grēku atlaišanas evaņģēlijs, kurš pravietots ar dzijas krāsām, kas lietotas vecās derības saiešanas teltī. Telts stabi bija veidoti no akācijas un kājas, no bronzas, un bronzas kājas bija pārklātas ar sudraba plāksnēm. Visiem grēciniekiem bija jāsaņem sods par saviem grēkiem, jo grēka alga ir nāve. Pirms kāds tiek svētīts, lai atkal dzīvotu, viņam jātop tiesātam par saviem grēkiem. Tomēr jaunās derības Jēzus kristības, kas vecajā derībā attēlotas ar saiešanas telts zilo dziju, pārvarējušas mūsu grēkus. Viņš paņēma mūsu grēkus pie krusta, lai noasiņotu un tā izglāba visus ticīgos ar grēku atlaišanas evaņģēliju. Viņš ir ķēniņu ķēniņš un svētais Dievs. Dārgie, Jēzus kristības bija Jēzus glābšana, kas mūs izglāba, paņemot visus mūsu grēkus. Jēzus, Dievs, nāca šajā pasaulē miesā, viņš kristījās, lai paņemtu visus pasaules grēkus, viņš tika sists krustā un noasiņoja pie tā, lai mūsu vietā saņemtu tiesu. Jēzus kristības mums bez mazākās šaubu ēnas saka, ka viņš ir kļuvis par visas cilvēces patieso glābēju. Mēs to varam arī redzēt krāsās, kas lietotas saiešanas telts vārtiem. Šķetinātās smalkās dzijas nozīmē, ka viņš izglābis mūs visus bez izņēmuma no visiem pasaules grēkiem. Vārtu aizkars, kas gatavots no smalki šķetinātām zilām, purpursarkanām un asinssarkanām dzijām, mums skaidri saka Dieva glābšanas patiesību. Tā ir vissvarīgākā salīdzināšanas glābšanai. No vārtu materiāliem redzams, ka Jēzus neglāba grēciniekus pēkšņi un bez jebkāda plāna. Viņš, sekodams Dieva rūpīgi izstrādātajam plānam, kristījās un tika sists krustā, un tad augšām cēlās, lai piepildītu cilvēces glābšanu. Ar zilo, purpursarkano un asinssarkano dziju, grēku atlaišanas evaņģēlija materiāliem, Jēzus izglāba visus, kas ticēja viņa glābšanai.
Derībā bija jaunās derības kristību ēna. Kādēļ priesteriem bija jānomazgā savas rokas un kājas, pirms viņi iegāja svētajā vietā? Tādēļ, ka viņiem bija jāstāv Dieva priekšā bez grēka. Arī mazgājamais trauks bija no bronzas. Bronza attēlo tiesu, kuru Jēzus izcieta mūsu vietā. Un ūdens trauks attēlo evaņģēlija vārdus, kas saka, ka visi mūsu pārkāpumi ir nomazgāti. Tas mums parāda, kā tika nomazgāti mūsu ikdienas grēki. Tā ir patiesības ēna, ka visas cilvēces ikdienas grēki var tikt nomazgāti ticībā Jēzus kristību vārdam. Dedzināmo upuru altāris attēlo tiesu. Un Jēzus ūdens, zilā krāsa, ir grēku salīdzināšanas evaņģēlijs, Jēzus kristības pie Jāņa Kristītāja, Mateja 3:15, 1. Jāņa 5:5, 10. Tā ir liecība par salīdzināšanas glābšanas evaņģēliju. 1. Jāņa 5 ir rakstīts, un šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli, mūsu ticība. Un 3 ir, kas liecina virs zemes, gars, ūdens un asinis, un šie 3 ir kopā. Viņš arī saka mums, ka tam, kurš tic Dieva dēlam, ir ūdens, asiņu un gara liecība viņā. Dievs ļauj mums kļūt svētiem ar ticību salīdzināšanas evaņģēlijam un ieiet saiešanas teltī. Tāpēc tagad mēs varam dzīvot ticībā, piepildīt ar Dieva vārdu, saņemt viņa svētības un dzīvot taisnīgu cilvēku dzīvi. Kļūt par Dieva ļaudīm nozīmē saņemt glābšanu ticībā salīdzināšanas evaņģēlijam un dzīvot salīdzināšanas teltī. Daudzi cilvēki šodien apgalvo, ka pietiek vienkārši ticēt, īpaši neiedziļinoties zilo, purpursārto un asinsārto dzīvu nozīmē saiešanas telts vārtos. Ja kāds ticētu Jēzum, nezinot šīs lietas, tad viņa ticība nebūtu patiesa, jo viņa sirdī vēl joprojām būtu grēks. Cilvēka sirdī vēl joprojām būtu grēks, jo viņš netic patiesībai par atzimšanu caur salīdzināšanas evaņģēliju, ūdens, asiņu un gara evaņģēliju. Iedomāsimies, ka kādam palūgtu novērtēt cilvēku, kuru viņš gandrīz nepazīst, un, lai iztaptu klausītājam, viņš teiktu: jā, es ticu šim cilvēkam. Es nekad neesmu viņu saticis, bet visviens viņam ticu. Vai tev šķiet, ka klausītājs vēlētos to dzirdēt? Varbūt kādam no jums tas patiktu, tomēr Dievs no mums sagaida citādāku ticību. Dievs vēlas, lai mēs ticētu grēku atlaišanas evaņģēlijam, Jēzus glābšanai ar zilo kristībām, purpursārto ķēnišķīgumu un asinsarkano asinīm. Pirms mēs ticam Jēzum, mums visiem jāzina, kā viņš izglābis mūs no grēka. Kad mēs ticam Jēzum, mums jāzina, kā viņš izglābis mūs no visiem mūsu grēkiem ar ūdeni, Jēzus kristībām, asinīm, savu nāvi un garu, Jēzus dievišķumu. Kad mēs to pilnībā izprotam, mēs varam piedzīvot patiesu ticību un saņemt pilnīgu ticību. Mūsu ticība nekad nebūtu pilnīga, ja mēs nezinātu šo patiesību. Patiesa ticība nāk vienīgi tad, kad mēs saprotam Jēzus glābšanas liecību, grēku atlaišanas evaņģēliju un to, ka Jēzus ir patiesais cilvēks glābējs, tad kāda būtu ticība, kas zaimo Jēzu? Aplūkosim to. Ticība, kas zaimo Jēzu. Kas ir visnepieciešamākais ticībai? Precīzi zināšanas par Jēzus kristībām. Jums jāzina, ka ticēt Jēzum pēc sava prāta nozīmē zaimot viņu. Ja tu domā, man ir grūti tam noticēt, bet tā kā viņš ir Dievs un tā kā viņš ir Dieva dēls, man būs tam jātic, tad tu zaimo Jēzu. Tev jātic Jēzus kristībām un asinīm salīdzināšanas evaņģēlijam. Ticēt Jēzum, nezinot salīdzināšanas evaņģēliju, ir sliktāk nekā neticēt viņam nemaz. Sludināt evaņģēliju, ticot vienīgi Jēzus asinīm, nozīmē strādāt bez jēgas, nezinot patiesību. Jēzus nevēlas, lai kāds sludinātu par ticību viņam pēc sava prāta vai ticētu viņam bez iemesla. Viņš vēlas, lai mēs ticētu viņam, zinot salīdzināšanas evaņģēliju. Kad mēs ticam Jēzum, mēs zinām, ka salīdzināšanas evaņģēlijs ir Jēzus kristības un asinis. Kad mēs ticam Jēzum, mums jāizprot salīdzināšanas evaņģēlijs caur viņa vārdiem un skaidri jāzina, kā viņš nomazgāja visus mūsu grēkus. Mums arī jāzina, ko nozīmē zilā, purpursarkanā un asinsarkanā dzīja saiešanas telts vārtos.
Tad mēs varam iegūt patiesu ticību, kas pastāvēs mūžīgi. Mēs nekad nevaram atzimt, ja neticam Jēzum, kurš ir zilās, purpursarkanās un asinsarkanās dzijas iemiesojums. Ko priesteri darīja, pirms viņi iegāja svētajā vietā? Viņi nomazgāja savas rokas un kājas bronzas mazgājumā trauku ūdenī. Mūsu kungs Jēzus mūs izglāba. Mēs varam vienīgi pateikties tam kungam, kad redzam, cik pilnīgi viņš mūs ir izglābis. Mums jāuzlūko saiešanas telts. Viņš deva mums salīdzināšanas evaņģēlija vārdus ar saiešanas telts zilo, purpursarkano un asinssarkano dziju un izglāba mūs ar tām. Mēs pateicamies un slavējam to kungu. Grēcinieki nevar ieiet svētajā vietā, tam tūliņ sekotu briesmīga tiesa. Kā gan var ieiet svētajā vietā, nesaņemot sodu par saviem grēkiem? Tas nav iespējams. Ja šāds cilvēks tur tomēr ieietu, viņš tūdaļ tiktu nogalināts. Tā nebūtu svētība, bet gan lāsts. Grēcinieks nevarētu ieiet svētajā vietā un palikt dzīvs. Mūsu kungs izglāba mūs ar noslēpumu, kas bija apslēpts saiešanas telts vārtos. Viņš mūs izglāba ar zilo, purpursarkano un asinsarkano dziju. Un caur šīm lietām viņš mums atklāja glābšanas noslēpumu. Vai es un tu tikām tā izglābti? Ja mēs neticam zilās, purpursarkanās un asinsarkanās dzijas vārdiem, tad glābšana ar salīdzināšanas evaņģēliju nav iespējama. Zilā krāsa nenozīmē Dievu, tā nozīmē Jēzus Kristības. Tā nozīmē Jēzus Kristības, kas paņēma visus mūsu grēkus. Bez ticības zilajai dzijai nevar ieiet tālāk par dedzināmo upuru altāri. Bez šīs ticības nevar ieiet svētajā vietā, kurā mājo Dievs. Tāpēc, pirms mēs ieejam pa saiešanas telts vārtiem, mums jātic zilajai dzijai, Jēzus Kristībām, asinsarkanajai dzijai, viņa asinīm pie krusta un purpursārtajai dzijai, tam, ka Jēzus ir Dievs un Dieva dēls. Tikai tad, kad mēs ticam, Dievs mūs pieņem un ļauj ienākt vissvētākajā vietā. Daži ieiet saiešanas telts pagalmā un jau domā, ka viņi ir iekšā. Tomēr tā nav glābšana. Cik tālu mums jāiet, lai mēs būtu glābti? Mums jāvar ieiet vissvētākajā vietā. Lai ieietu vissvētākajā vietā, mums jāpaiet garām bronzas mazgājamajam traukam. Bronzas mazgājamais trauks attēlo Jēzus Kristības, un mums jānomazgā visi mūsu ikdienas grēki ar Jēzus Kristībām un jākļūst svētiem, lai ieietu svētajā vietā. Vecajā derībā priesteriem pirms ieiešanas bija jānomazgājas, un jaunajā derībā Jēzus mazgāja savu mācekļu kājas, lai simbolizētu viņa mūža pārkāpumu nomazgāšanu. Dieva likums saka, tātad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība Kristu Jēzū, mūsu kungā, Romiešiem 6:23. Dievs tiesā cilvēku grēkus bez izņēmuma, bet viņš nodeva tos savam dēlam un mūsu vietā tiesāja viņu. Tā ir Dieva mīlestība, viņa glābšana. Patiesu glābšanu var sasniegt vienīgi tad, kad mēs ticam salīdzināšanas evaņģēlijam, Jēzus Kristību, asiņu, nāves un augšām celšanās evaņģēlijam. Lai piedzimtu no jauna, nedrīkst nicināt rakstīto Dieva vārdu, grēku salīdzināšanas evaņģēliju. Kas ir vienīgā lieta, kas mums jādara? Ticēt rakstītajam Dieva vārdam. Es nekad nenicinu citus cilvēkus. Ja kāds runā par kaut ko tādu, ko es nezinu, es lūdzu, lai viņš man to paskaidro. Bet tad, kad es vaicāju par saiešanas telts nozīmi, neviens man nevarēja atbildēt. Ko gan es varēju darīt? Man bija jāatgriežas pie Bībeles. Kur Bībelē minēta saiešanas telts? Tā ir sīki aprakstīta 2. Mūzes grāmatā. Un, ja šo grāmatu lasa uzmanīgi, tad var izprast tās nozīmi caur rakstīto Dieva vārdu. Dārgie draugi, jūs nevarat tikt glābti, akli ticot Jēzum. Jūs nevarat piedzimt no jauna, vienkārši regulāri apmeklējot baznīcu. Mēs zinām, ko Jēzus teica Nikodēmam. Tu esi Izraēla mācītājs un to nezini. Ja kāds neatdzimst ūdenī un garā, netikt tam Dieva valstībā. Jāņa 3. Visiem tiem, kas tic Jēzum, jātic zilajai dzijai,
visi pasaules grēki tika nodoti Jēzum, kad viņš kristījās asinsarkanajai dzijai, Jēzus nāva par visiem mūsu grēkiem, un purpursarkanajai dzijai, Jēzus ir glābējs, Dievs un Dieva dēls. Mums jātic, ka Jēzus ir visu pasaules grēcinieku glābējs. Bez šīs ticības nevar ne piedzimt no jauna, ne ieiet Dieva valstības svētajā vietā. Bez tāpat šajā pasaulē nav iespējams dzīvot ticībā. Vai nebūtu jauki, ja varētu atzimt, vienkārši ticot Jēzum? Jā, tu esi glābts. Es esmu glābts. Mēs visi esam glābti. Cik jauki! Tomēr daudzi tic Jēzum un tomēr nav patiesi atzimuši. Tev jāzina Bībeles patiesība un jātic Jēzum. Mums jāzina Bībeles grēku atlaišanas evaņģēlijs un zilās, purpursarkanās un asinsarkanās dzīves nozīme, lai mēs ieietu saiešanas teltī un būtu ar Dievu ticības pasaulē. Mēs varam laimīgi dzīvot ticības teltī, līdz pienāks laiks doties uz debesu valstību. Ir ļoti svarīgi, lai mēs zinātu, kā pareizi ticēt Jēzum. Patiesais evaņģēlijs dara svēto ar zilo dzīvi. Kas ir neatņemams glābšanas priekšnosacījums? Jēzus kristības. Dažreiz kāds domā, ka viņš var dzīvot nevainojamu dzīvi un nekad nekļūdīties. Tomēr tad, kad viņš mēģina ko paveikt, viņš ātri atklās savus trūkumus. Cilvēki ir tik nepilnīgi, un viņš nevar negrēkot. Tomēr tāpēc, ka Jēzus izglāba mūs ar zilo, purpursarkano un asinsarkano dzīvi, mēs varam kļūt svēti un ieiet Dieva svētajā vietā. Ja Dievs mūs nebūtu izglābis ar zilo, purpursarkano un asinsarkano dzīvi, mēs paši nekad nevarētu ieiet svētajā vietā. Kāpēc tā? Ja varētu ieiet tikai tie, kas ar savu miesu dzīvojuši nevainojami, neviens tur netiktu. Ja kāds tic Jēzum bez evaņģēlija, viņš vienīgi vairo grēku savā sirdī. Jēzus izglāba mūs ar savu rūpīgi pārdomāto glābšanu, zilās, purpursarkanās un asinsarkanās dzīves glābšanu un smalki sašķetināto dzīvi. Viņš nomazgāja visus mūsu grēkus. Vai jūs tam ticat? Jā, vai jūsu sirdīs ir grēku izpirkšana evaņģēlija patiesība un vai jūs par to liecināt? Jā. Tikai tad, kad tu apliecini evaņģēliju, tu vari uz savas pieres iet plāksni ar uzrakstu Svēts tam kungam un kļūt par ķēnišķīgo priesteri 1. Pētera 2:9. Tikai tad tu vari stāvēt cilvēku priekšā un teikt viņiem, ka tu esi Dieva kalps, kas pilda augstā priestera amatu. Uz augstā priestera turbāna ir zelta plāksne, kas piesieta ar zilu auklu. Kāpēc zilu? Tādēļ, ka Jēzus izglāba mūs ar grēku izpirkšana evaņģēliju, tāpēc, ka viņš paņēma visus mūsu grēkus un padarīja mūs bezgrēcīgus ar savām kristībām, roku uzlikšanu vecajā derībā, kristībām jaunajā derībā. Nav svarīgi, cik cītīgi mēs ticētu Jēzum, mēs nevaram nopelnīt plāksni, uz kuras rakstīts Svēts tam kungam bez zilās, purpursarkanās un asinsarkanās dzīves slepenajiem vārdiem. Kā mēs kļuvām taisnīgi? Mateja 3:15 rakstīts, jo tā mums vajag piepildīt visu taisnību. Jēzus kristījās un izglāba mūs no visiem pasaules grēkiem. Tā kā viņš kristījās un paņēma visus mūsu grēkus, mēs, ticīgie, esam kļuvuši taisnīgi. Kā mēs varētu teikt, ka esam bez grēka, ja nebūtu bijis Jēzus kristību? Pat ja mēs ticētu Jēzum, pat ja mēs gauži raudātu, domājot par Jēzus krustā sišanu, visas šīs pasaules gaužās asaras nespētu nomazgāt visus mūsu grēkus. Nē, lai cik skaļi mēs neraudātu un nenožēlotu savus grēkus, tie tomēr paliktu mūsos. Svēts tam kungam! Tāpēc, ka viņš paņēma visus mūsu grēkus ar savām kristībām un asinīm, tāpēc, ka tas kungs atļāva visus grēcinieku grēkus nodot Jēzum, tāpēc, ka glābšanas vārdi pierakstīti Bībelē, mēs varam kļūt taisnīgi ticībā, neskatoties uz visām mūsu nepilnībām. Tāpēc tagad mēs varam stāvēt Dieva priekšā. Tagad mēs varam dzīvot kā taisnīgie un sludināt evaņģēliju visai pasaulē. Ak, es esmu glābts! Tu esi glābts! Mēs visi esam glābti, mēs esam glābti saskaņā ar Dieva plānu. Ja tavā sirdī nav salīdzināšanas evaņģēlija vārda, tad tev nav arī glābšanas, lai kā tu arī necenstos.
Tas ir gluži kā korejiešu popdziedoņa balādē par nelaimīgo mīlestību. Mana sirds sit tik strauji bez iemesla kāda katreiz, kad redzu es viņu katreiz, kad viņi ir šeit. Es laikam esmu iemīlējies, mana sirds gan sit strauji, bet ne viņas. Mana mīlestība paliek bez atbildes. Cilvēki mēdz domāt, ka glābšana nāk dažādos veidos dažādiem cilvēkiem. Viņi jautā, kāpēc gan lai tā nāktu vienīgi caur kristību evaņģēliju? Ja tā nenāk caur Jēzus kristību evaņģēliju, tad tā nav pilnīga ticība. Tas ir vienīgais veids, kādā mēs varam kļūt taisnīgi Dieva priekšā, jo tas ir vienīgais veids, kā mēs varam pilnībā attīrīties no visiem saviem grēkiem. Kas ir Jēzus sniegtā zilās dzīves glābšana? Kas padarīs mūs taisnīgus? Zilās, purpursarkanās un asinsarkanās dzīves evaņģēlijs. Glābšana caur zilo, purpursarkano un asinsarkano dzīvi ir Dieva dāvana visai cilvēcei. Šī dāvana mums ļauj ieiet svētajā teltī un dzīvot mierā. Tā padarījusi mūs taisnīgus. Tā padarījusi mūs taisnīgus un ļauj mums dzīvot baznīcā, apgūt svētos vārdus baznīcā. Katreiz, kad mēs nākam Dieva priekšā, lai lūgtu, evaņģēlijs svētī mūs ar viņa mīlestību. Tādēļ glābšana mums ir tik dārga. Jēzus liek mums būvēt namu uz klints. Klints ir Jēzus kristības. Mums visiem jātop glābtiem, jādzīvo ar glābšanu, jādodas uz debesīm, jāiegūst mūžīgā dzīvība un jākļūst par Dieva bērniem. Dārgie draugi, salīdzināšanas evaņģēlija dēļ mēs ar ticību varam ieiet svētajā teltī. Visu mūsu grēku nomazgāšanas, Jēzus kristību un tiesas pie krusta dēļ mēs esam izglābti, ticot Jēzus kristību evaņģēlijam. Pilnīgā salīdzināšana par visiem mūsu grēkiem, Jēzus kristības un asinis ir tas evaņģēlijs, kurš nomazgāja visus mūsu grēkus. Vai tu tam tici? Patiesais evaņģēlijs ir debesu salīdzināšanas evaņģēlijs, kurš pilnībā nomazgāja visus mūsu grēkus. Mēs esam atzimuši, ticot salīdzināšanas evaņģēlijam. Jēzus devis mums salīdzināšanas evaņģēliju, kurš pilnībā nomazgājis visus mūsu ikdienas grēkus. Slava tam kungam! Aleluja! Paldies tam kungam! Ūdens un gara evaņģēlijs, ūdens un asiņu evaņģēlijs ir patiesais Jēzus Kristus vēstītais evaņģēlijs. Šī grāmata tika sarakstīta, lai atklātu Jēzus evaņģēliju, ūdens un gara evaņģēliju. Tā kā daudzi cilvēki tic Jēzum, nezinot visu patiesību, viņi spēja darboties vienīgi kristīgās teoloģijas pasaulē, tā sauktajā filozofiskās teoloģijas pasaulē, īsāk sakot, viņi dzīvo ķecerībās un neziņā. Tādēļ mums visiem jāatgriežas un jātic patiesiem evaņģēlijiem. Vēl nav par vēlu. 2. grāmatā es vēlētos sīkāk atbildēt tiem, kam ir jautājumi par atzimšanas ūdenī un garā evaņģēliju.